Nu, ļoti slikti palika man. Un, nekad neiesaku to atkārtot. Bet bija jautri. Es ticu visam spēkam, dievam, kaut kam, kas mūs visus vieno. Tad es sapratu, labi, reizes nedēļā video tas nekam nedara. Uztaisīju izaicinājumu aprīlī 30 video 30 dienās. Edgar, es sākšu ar lielu gabarītu jautājumu. Tu tici kaut kam lielākam, ja visi algoritmos? Tieši par video runāju. Es ticu visam spēkam, dievam, kaut kam, kas mūs visus vieno. Ok, un tas tev aizved uz tavu karjeru? Iespējams. Nu, viss notiek tā, kā tam jānotiek. Tam es ticu, jā. Kāpēc? Nezinu, vēl mēģinu noskaidrot. Visi tie lielie jautājumi vēl ir jāatbild. Bet, es piedzimu. Tētim bija liela kamera. Es pieļauju, ka tas bija arī ietekmēja, kāpēc es sāku filmēt. Tu man fiziski īsti kamera. Jā. Es domāju, ko metaforiski tu saki. Nē, nopietni. Man ir video tādi no bērnības kasetēs. Mēs tur gājām cauri, digitalizējām visu. Un beigas smieklīgi. Tētis filmē mani, un es viņam jau tā kā sīks, 3-gadīgs puika bļauju virsū. Iedod man kameru. Tā kā tas jau no bērnības, man liekas. Interesanti. Bet viņš ko profesionāli tajā darīja, ja vienkārši viņiem bija tā kā... Nē, vienkārši ģimenes filmiņas tā kaut kādas taisīt. Ok. Jo tavu YouTube karjeru es atceros, tas ir gadus 6-7 apakaļ, kad man bija kafejnīca. Plus mīnus es redzēju, ka tas tevī kaut kas notika, kaut kāds klikšķis, domgājiens bija, un tu laikam pieņēmi lēmumu, ka jā, es gribu šito nopietni pamēģināt, un tad tu pāris dienas uzradies un kaut ko filmēji, atceros, uz mikrofonu, uz banānu lika mikrofonu, vēl visu kaut ko tur mēģināji, tādus pirmos kaut kādus trendīgos video taisīt. Kas notika? Kāpēc? Kas notiek cilvēkā, tevī no YouTube? Ir interesanti, ir jautri no tā, ka es šajā gribu nopietni, jo es redzēju to, ka tu kaut kā iekšējā likās, ka es esmu nosvēries šo tiešām mēģināt ilgāk, nevis tikai pamēģināšu 2 video, un tad jau off. Īstenībā tur ir gan iesaistīta tavu kafejnīca diezgan tajā stāstā, gan kaut kādi personīgās veselības pieredze, un tādi arī dziļāku jautājumu meklējumi par to kafejnīcu. Tur es gāju īstenībā mēnešiem, baigi foršā vieta, kur sapazinos ar daudziem cilvēkiem, Speakeasy, bija tāds džeks Juris Gogulis. Varbūt atceries. Joprojām ir. Vēl joprojām ir, jā. Vakar satika. Un es tur sēdēju, montēju video tavā kafejnīcā diezgan bieži, un vienu dienu viņš man piegāja klāt un jautāja, ko es daru. Sākām runāties, un tad viņš man tāds mentors nedaudz bija, un es tur biju pabeidzis vidusskolu, un biju sācis taisīt video ne YouTube'am. Sākumā, es īstenībā, man liekas, viens no pirmajiem video, ko es filmēju klientam, bija tavā kafejnīcā. Es tev tur pajautāju, hei, es varu iefilmēt. Un vienkārši 30 minūšu laikā vienai sievietei tur uzfilmējām tādu foršu reklāmiņu. Tad, es kādu laiku darīju to, pusgadu aptuveni pēc vidusskolas. Bet tad diezgan ātri sapratu, ka to es negribu. Kaut kāds pasākums filmēt, tas viss likās ļoti boring. Tikai priekš citiem ražot video. Jā. Un, YouTube bija manā galvā jau tā ideja jau no kaut kādas vidusskolas, pirms tam jau. Bet, protams, bailīgi. Visi saka, nē, ko tur filmēs. Skolā visi redz par tevi. Un tad es nolēmu, ok, varbūt es pabeigšu skolu un tad sākšu filmēt. Un tad atliku. Un tad vienā brīdī tāds, ok, jātaisa. Tad sāku taisīt, uzstādīju mērķi. Tas bija 19. gads. Īstenībā 18. gada decembris kaut kad tad. Pirmo video es iefilmēju arī šeit, starp citu darba vietā, ja drīkst teikt. Ar manu draugu Lauri. Mēs vienkārši uzlikām kameru un iefilmēju. Arī tāds visu laiku domāju, kāds būs pirmais video. Un tad bija Latvijas 100 gade. Tik svarīgi tie pirmie video, vai ne? Es tur biju scenāriju sarakstījis detalizēti, ko es nekad neiefilmēju. Bet beigās pirmais video bija, kur es mēģinu apēst 100 mandarīnus 100 minūtēs Latvijas 100 gadēji. Es neizdevās, es apstājos pie kādiem 40, laikam 39, 40. Tas daudz spaiņas gandrīz. Jā. Ļoti slikti palika man un nekad neiesaku to atkārtot. Bet bija jautri. Un
tad es domāju, ok, šis jāturpina reizi nedēļā kaut ko sākt publicēt. Un uzstādīt to mērķi savākt 10,000 sekotājus līdz gada vidum. Tad tas bija tāds, ka mērķis arī. Jā. Un tad tas palīdzēja? Nu, tā kā man nebija nekā cita dzīvē. Tajā brīdī man bija tur freelancings kaut kāda. Dažus video dzīvoju pie vecākiem, tā kā arī baigi daudz tur par naudu nebija jāuztraucās. Bet kaut ko gribēju iesākt, lai nav tā, ka es tikai sēžu uz vietas, neko nedaru. Vai nu es darbu meklēju, vai braucu ceļot, vai taisu video. Un tad es nolēmu pamēģināt. Sākumā nekas tur baigi negāja. Nošēroju Instagramā, tur man bija vairāk sekotāji. Bet tev Instagrams bija sākumā dzīvāks, ja? Jā, tur jau bija. Tur es bildes liku jau iepriekš. Tā kā vispār man patīk arī Instagrams vēl bija bilžu platforma. Man liekas, vēl aizvien ir. Viņš jau gadus apakaļ pateica, ka viņi tagad ir video platforma. Nu, es liekot bildes vienmēr dabūju vairāk laikus un lielāku man liekas, man arī joprojām bildēm ir vairākas laiks. Man liekas, cilvēkiem pietrūkst tās bildes, tāpēc arī viņi laiko. Tā kā ka viss ir pārvērties par video, tagad rīli kaut kādi, tas ātri apnīk. Bet, long story short, sapratu, ka šitais neies. Īstenībā man tas Juris pateica, viņš man uzdeva konkrēti jautājumu. Ok, tev mērķis ir 10,000 savākt, cik tev tagad ir sekotāji? 800, tā kā jau ir. Jau kaut kāds 600 esmu savācis. Labi, cik mēnešu laikā? 2 mēnešu laikā. Tas jau bija martā. Labi, tad pareiķinam uz priekšu tev jūnijā būs nevis 10,000, cik tu gribēji, bet kaut kādu 1000 varbūt būs, vai 1500 kaut kā tur. Nē, karoči, 2000 lineāri kaut kādā izaugsmē. Okay. Tad es sapratu, labi, reizes nedēļā video tas nekam nedara. Uztaisīju izaicinājumu aprīlī 30 video 30 dienās. Vienkārši katru dienu gāju, man pat bija kamera salūza uz tajā mēnesī. Es ar telefonu filmēju. Bija jau saraksts ar idejām, ko iefilmēt. Es vienkārši močīju katru dienu un montēju visu dienu. Un nākamajā dienā tas pats. Tas kaut ko mainīja? Nu jā, pirmās 10 dienas. Tā diezgan... Noguru vairāk. Noguru, jā. Pirmās 10 dienas bija diezgan lēna izaugsme, bet tad viens video aizgāja. Man liekas, par Neidu tieši 10. dienā bija tāds, varbūt zina, kas ir Niks Enziņš. Dzirdēts. Jā, viņš ir... kaut kāds scam artists internetā, kurš tur apcietināts vairākas reizes. Tad viņa jaunākais scams, ko man draudzene izstāstīja, es par to uztaisīju video kopā ar viņu, kā viņš tur cipa AirPodus izlozē un dabūju tam video. Viņš uzsprāga nākamajā dienā 100,000 skatījumu. Ok, on the roll, tā kā rītīgi. Visu nakti negulēja, tur atbild uz komentāriem. Nākamajā dienā kaut kas vēl jāuztais, kaut kas vēl stilīgs tur... bija pēkšņi Nils Uškovs, toreiz vēl bija mērs, un viņu izmet ārā no mēra amata. Tāds, interesanta tēma, ok, taisam par šito video. Eju intervēju cilvēkus uz ielām, arī normāli diezgan aiziet. Tad bija Akropolis atklāšana toreiz. Tā kā viss kaut kāda liela pasākuma, un es domāju, kas ir tas interesantākais, kas notiek, kaut kāds aktuāls tēmas, par to es taisīšu tagad video. Man plāna nekāda nebija, tā kā es maucu visu pēc kārtas. Un tad daži no tiem aizgāja tur 25,000, 50,000 un tā. Jā. Būtībā, man liekas, mēneša beigās bija tāds brīdis, kad YouTube Home tajā lapā jāatver. Tur var redzēt vismaz kādus 5 manus video. Kā rādīja. Un tad arī tajā mēnesī man piesakoja 8,000 cilvēku. Ok, tad nevis eksponenciāli sanāk tā izaugsme jau tajā brīdī. Reiz 10, kā laikam saka. Tad, tas bija āķis lūpā, ko nozīmē ražot saturu, kas ir trendīgs. Kas būtībā sabiedrībai tajā brīdī kaut kā rezonē. Jā, un tad arī, protams, man bija gadiem ilga pieredze skatoties YouTube video. Es zināju, es kaut kādus YouTube prikols tur toreiz bija kaut kāds subscribe to PewDiePie, un tad Mr. Beasts vēl tieši tikko sāka kļūt populārs. Tad es taisīju kaut kādus kopēju vienkārši viņu challenges, ka viņš tur, varbūt atceries, viņš teica vārdu Logan Paul 100,000 reizes. Vai kaut kādas lietas, viņš vienkārši sēdēja pie kameras 24 stundas un teica vienu vārdu 100,000 reizes. Un, es nebiju tik drosmīgs, bet es pamēģināju tur arī pateikt kaut kādu vārdu 5,000 reizes. Un?
Sanāca? Tas bija mans, jā, 5000 sekotāju, mans special, tā kā. Un kaut kādas YouTube Kas tur pa vārdu bija trendus. atceries? Kas? Kas pa vārdu bija atceries? Jā, es atceros, tas bija vārds Neits. Tāpēc, ka viņš man palīdzēja savākt tos sekotājus. Jā. Ok. Bet tur arī es spēlējos ar tā kā to visu laiku vienkārši sēdēju pie datora un domāju, kā uztaisīt tā kā clickbaitī thumbnailu. Ja tu paņem vārdu Neits, N-E-I-D-S, 5 burti, un ir vēl viens vārds ar N burtu, kuram ir 5 burti, un ja tu uzliec tā kā aizbluro to vārdu ciet, es nezinu, vai tu sapratīsi. Nē, man neiet kopā. Būtībā nosaukums video saku vārdu N, zvaigznīte, 5000 reizes. Un cilvēki domāja, ka tas ir cits vārds. Melnādains cilvēks. Ok, sapratu. Ok, tad vispār nekalkulē šodien man. Viss kaut kāds tāds prikals, kas ir YouTube cilvēkiem, kas skatās YouTube, ko viņi zinātu. Jā, for fun. Kā tu, ko tu dari tagad salīdzināt ar to, kā tev bija sākumā? Tagad ir daudz vairāk reklāmīgs tas saturs. Viss ir jāreklamē, visiem vajag reklāmas. Bet, principā jau līdzīgi es cenšos varbūt ne tik ļoti uz trendiem spēlēt, bet es vairākus gadus analizēju to TikTok algoritmu, vai kas strādā TikTokā. Tad es ņemu kaut kādus storytelling elementus un mēģinu piešķirt katram video kaut kādu intrigu, kāpēc, lai cilvēki to skatītos. Piemēram, šodien man bija jāiefilmē video priekš savu klienta Euronics tehnoloģiju. Video viņiem Es par tehnoloģiju forši vienmēr ir patikusi. Jā, tehnoloģijas ir tagad tā mana tēma. Es esmu darījis visu kaut ko, bet tas ir tas, pie kā es nonācu, ka tas ir mans mīļākais. Jā. No bērnības man ir patikuši datori un visas kameras. Un, tad arī tagad taisu kaut kādus tehnoloģiju apskatus vai drīzāk technology explainer, es nezinu, kā latviski pateikt. Tāda izskaidrojošais video. Apskats tas ir, ne? Apskats. Vairāk skaidrojošais tāds. Jā, es mēģinu izskaidrot, kā kaut kas strādā cilvēkiem, vai kaut ko pamācīt, vai kaut ko tādu. Bet, tad ir, piemēram, klientam video. Tas ir tāds izglītojošs saturs šajā gadījumā, jā. Ja bija izklaida arī, tu āķē klāt, ja vairs netik daudz. Es teiktu, ja tas ir bonus, vienmēr cilvēkiem ir bonus, ja ir tā kā viņš kaut ko iemācījies, un viņš vēl pasmējās pa vidu. Man liekas, tas ir perfektais video. Jā. Kā bija? Edutainment, jā? Education and entertainment. Ok. Tu pieminēji storytelling. Es domāju dažreiz priekš sev, tas ir kaut kas, kurus citreiz pats uzkaros. Ja es te būtu īstenībā veltījis vēl pāris stundas, pamēģinājis to stāst sev vēl kopā, šis varbūt būtu bijis foršāk. Bet cerēt, ka tieši to arī izdara, tad beigās kaut tāds, kā tu teici, pirmie, tad kā uztais baigo skriptu, izdomā ko un kā, un beigās tāpat improvizējot, safilmē visu daudz ātrāk nekā kā. Kā tev ietrašināt? Tas tā kā ir challenge. Cilvēki prasa to? Mēs mazliet karjeras kurpēs jaucam, bet tev reāli prasa, tur atsūt man Edgar obligātu skriptu, mēs saskaņosim un tikai tad tu filmēs. Tagad retāk. Man liekas, jo ilgāk es šo daru, jo vairāk man uzņēmumi jau uzticās. Kādreiz es visu tā kā riktīgi skriptoju, sūtīju. Tagad ir daži klienti, kuriem es vienkārši nosūtu jau gatavu video. Pārsvarā nekādi labojumi, ļoti minimāli kaut kas ir jāpielabo dažreiz. Un tur jau ir viss gatavs. Bet ir citi, kuri prasa konkrēti kaut kādu ideju, jau zināt, kas tur būs, pirms viņi akceptē. Bet šajā Euronics gadījumā es vienkārši nepabeidzu stāstu. Man ir jāparāda tur kaut kas vasarai. Ko tagad rādi? Skolēniem tagad out of school. Es domāju, kā parādīt kaut ko interesantu, kaut kādus vasaras gadžetus. Blenders. Tad es izdomāju, kas varētu būt skolēniem aktuāli kaut kas lēts. Tad mēs uzlikām budžetu zem 100 eiro. Un tad es arī visu laiku domāju, ka mans pieņēmums vienmēr ir, video ir super garlaicīgs. Mans mērķis ir padarīt to interesantu. Visi video ir garlaicīgi. Izņemot tad, ja viņi ir interesanti. un tad es domāju, ir tīpaši, ja tā ir reklāma, viņi jau pat pa sevi cilvēki to visticamāk negrib skatīties. Un tad es nezinu, ko tu uztaisīji? Šajā reizē es eksperimentēju un aizsēju sev acis.
Un tā kā man Euronikas darbinieki deva tās gadgets, un tā kā man ar acīm ciet bija jāsaprot, kas tas ir un cik jāpastāsta. Uzmanē? Jā. Nu, man bija tā kā 7 preces. Pa lielam es jau zināju, kas viņas ir, bet tā kā es domāju, ka šis būs interesantāk. Tad redzēs montāžā, kas tur sanāks. Bet tā kā vienmēr piešķirt kaut kādu intrigu. Kaut kāda intriga tur sanāk, jā, tur te visā. Nu, protams, ir vis kaut kādi varianti. Viens ir tas pats budžeta limits, kas šajā gadījumā arī man ir bijuši ļoti virāli video, kurus vienkārši ieeju veikalā un tur mēģinu sakomplektēt datoru budžets ir 2000 eiro. Un tad tur cilvēki komentē, ka šito video karti tā ir pārāk dārga, vajadzēja citu likt vai kaut ko. Tā kā pēc tam uz ierakstu. Okay. Tas ir mērķiecīgi savā ziņā jau zināsi, ka tur būs komentāri. Nu, savā ziņā. Jā. Es bieži vien speciāli kaut ko izgriežu ārā no video, lai cilvēki par to jautātu. Es par atceros, vienbrīd baigi aktīvi bija tieši mājas, kas sanāk automatizēšanas, elektronikas tajos. Un ik pa laikam rādījās kaut video, ka tu kaut kādas tur lampas, kaut kur automatizē kaut ko tādu. Man tas vienmēr ir liecies interesanti. Un es tagad domāju, mēs tagad esam ar draudzeni arī, mēs tagad esam nonākuši punktā, ka mēs pērkam savu vietu. Un tad man beidzot ir galvā tāds tā kā zaļā gaisma. Es beidzot īstenībā varētu arī automatizēt. Vienmēr, kur īrēja, tur baigā jēga nevienmēr nelikās, ka ņemt visu kaut ko tur automatizēt. Jā, man likās, ka ir jēga, tāpēc, ka es katru vietu, kur es kaut ko iekārtoju, uztveru kā tādu version 1, version 2, un tad katru reizi ir upgrades. Tad es iemācos kaut ko jaunu. Man bija studija, tur es visu kaut ko automatizēju, visu kaut ko saliku. Tagad man ir dzīvoklis, atkal kaut kas pavisam cits, vairs nevar tur urpt sienās iekšā un kaut ko darīt. Tā kā citādāk nedaudz. Brainstormo. Kas tev vislabāk palīdz tieši no visas pieredzes, no automatizēšanas? Kas ir tas, ko tu nevari iedomāties savu dzīvi bez jau? Tagad ir durvis, kas ir durvju slēdzene. Tā kā es vispār nenēsāju. Pasties, es atnācu uz šejien, viss, kas man ir kabatā, ir telefons, pie kura ir maks pielikts, austiņas, man nav atslēgas. Okay. Diemžēl man nav Tesla vēl, tāpēc mašīna ir atslēga, bet dzīvoklim nav atslēga. Kā tev viņš slēdzās? Pirkstnospiedums? Kods? Nē, es gribēju arī, lai neredz nekādu tur ārā pie durvīm. Ja kaut kādu kodu tas uzreiz pievērš cilvēku uzmanību. Man ir vienkārši telefonā. Es attaisu iPhone, kur es novelku lejā. Te ir unlock, door unlock un viņš atverās tur pussekundes. Nē, 2 sekundes varbūt ilgāk. Noteikti $1 000 000 jautājums, ko tu esi jau saņēmis, vai ne? Kas notiek, ja tev izlādējas telefons? Man ir backup varianti. Viens ir pulkstenis. Bet arī tas bet otrs ir fiziska atslēga noslēpta. Tad tomēr, kaut kur manuālā pasaulē tur tā ir. Vienkārši man tas liekas interesanti tieši viss šī. Ne, es domāju, to kā biznesu taisīt. Nav bijis kāds prasa? Jā, es esmu īstenībā klientiem palīdzējis uzstādīt. Es gribu pie tā noteikti, man liekas, nākotnē pieķerties, jo tas ir milzīgs bizness. Tā kā līdz ko tagad visi šie voice assistenti tagad jau latviski arī sāk strādāt. Es zinu, ka Latvijā tieši Krievu vidū tas ir populārāk, jo viņiem tur Alexa saprot krieviski un latviski netik ļoti. Bet arī drīz, es domāju, jau tagad Latvijā sāk palikt ļoti populāri. Bet tur ir interesanti, jo cilvēki ir ļoti arī pret to daudzi. Pret ko tieši? Pret to automatizēšanu, pret kaut kādu pieslēgšanu sev Wi-Fi ierīces mājās, kuras savienojas ar internetu. Nogāzt 5G torni, ne? Jā, tā kā, pa lielam tie, kas to tagad dara, pārsvarā vēl ir kaut kādi programmētāji, hakeri, kuriem pašiem patīk to visu. Tā kā es... Mainstreamā tas vēl nav nokļūs. Mainstreamā šobrīd ir tādas ļoti basic ierīces, kas ir kāds tur nopērk kaut kādu vienu Wi-Fi gaismiņu, tur tumbiņu un tā. Bet man ir būtībā, kādas... es centos katru ierīci dzīvoklī. Jā, kaut kā savienot. Savienot tā, lai es izēju ārā, piespiežu vienu pogu un viss izslēdzas. Vai arī es eju gulēt, piespiežu tur arī automāti, kas ir kas tev pietrūka? sīnu. Kāpēc šo neesi uztaisījis par biznesu?
Kāpēc šo neesmu uztaisījis par biznesu? Šobrīd es strādāju pie kaut kā cita, un es domāju, varbūt nākotnē tam pieķerties. Šobrīd man ir mēs taisam podkāstu ar satura veidotājiem, un tad eventually tur būs tā kā kurs satura veidošanas, kā taisīt populārus video, kā kļūt par tiktokeri, youtuberi vienalga. Okay, Man liekas, tas ir šobrīd vēl lielāks tirgus. Jā. Okay. Latvijā ir angliski? Latvijā, tāpēc, ka mazāks competitions. Mazāks tirgus arī, bet man jau pazīst cilvēki Latvijā, un tad ir vienkāršāk uzsākt. Okay. Tā kā angliski jau ir simtiem tādu kursu, ja ne tūkstošiem. Tā kā katrs otrais ir uztaisījis kaut ko tādu. Latvijā ir daži, kas māca tur Instagram reels taisīt. Jā. Bet ir vispār tāda online kursa, tāds tā kā kursi labi, kvalitīvi. Nav, man liekas. Kāpēc? Vai ne? Labs jautājums. Možda tu gribi man palīdzēt kopā kaut ko uztaisam. Tieši par saturu? Jā. Potenciāls ir. Mēs ceturtdien palaižām ar Vigantu Lisauski. Viņam tieši ir par ētiskas pārdošanas meistarklases būtībā. Tas arī mans pirmais solis kopā ar Vigantu info biznesā. Man ir bijuši kaut kādi mazāki, un tur es for free ļoti daudz saturs visāds izglītojušies ir radīts. Bet šis tāds pirmais solis arī mums tieši tajā. Mums tur kaut kāds 6,5 stundas materiāls, ko viņš sagatavoja. Viņš ir ierunājis, viņš pārdošanas treneris ir. Un tad ceturtdien mēs palaižam, un tas būs tāds pirmais skatiens, kā es esmu nolažojis. Man likās, ka man izdosies iespiest iekšā normālu launchu uztaisīt priekš ceturtdienas. Es neko neesmu iepaustojis. Tas 2 reels, launchiem ir jābūt. Bet es arī jau vairākus mēnešus atlieku savu launchu. Es pilnīgi bet vai materiāls jau gatavs? Nē, man nav materiāls gatavs. Tas ir pre-sales pirms... Tagad man jāgatavo vienkārši reklāmas materiāls. Un jāsāk pre-sales, un tad Un tad, ja būs pietiekoši interese un pietiekoši kaut kāds income generate, tad tu ražos augšā. Jā. Okay. Tad pie offerta kaut kādā ziņā jāstrādā. Jā. Piedāvājumi veidošana. Jā, bet tas arī ir rītīgi labi tas, ko tu saki par kā tu nosauc, ko jūs taisat? Ētisku pārdošanas. Jā. Jo, es rītīgi... Ja negribu, lai ir vienkārši kaut kāds sūdīgs kurs, kas nevienam nepatīk un sabojāt reputāciju. Jā, mēs esam bišķi citā kultūras tādā pasaulē. Ar to es domāju, Latvija, postpadomju, vispār Eiropā mazliet citādāks mindsets ir. Tas, pie kā visi baigi cenšas mūsdienās bliest, ir tas amerikāniskais pārdošanas stils. Viņš visiem apmēram... Tas ir tas mērķis, ka tu gribi nodedzināt savus tiltus pēc iespējas ātrāk ar visiem cilvēkiem. Tas ir overselling, underdelivering. Būtībā galvenais tikai notirgo un piegādās vai ne, who cares. Būs nākošais. Un tad atceros, gadus atpakaļ runāju, aizmirsu viņam vārdu, bet Muffins and More īpašnieks, kuram, man liekas, joprojām ir tā vietiņa Muffins and More. Un es viņam kaut kādā jautāju, jo mēs gribējām, kad bija kafejnīca, gribējām sadarboties, un ļoti interesantu statistiku viņš man iedeva, jo viņš ir ekonomists. Viņš reāli bija Excelī padomājis par to biznesu. Un es viņam jautāju, kā tu skaties to biznesu? Viņš saka, tikai recurring purchases. Būtībā klients, kurš nāk visu laiku pirkt atkal. Un viņš teica, viņš aprēķināja, muffinus var būt nopirkt 65,000 cilvēku. Vienreiz viņi atnāks, kā kaut kādā pāris gadu, jau 3-5 gadu griezumā. Viņš saka, un tad, kad viņi visi izies cauri, un ja nekad neviens no viņiem negribēs atgriezties, pēc 5 gadiem mēs varam taisīt biznesu ciet, jo vienkārši visiem būs, viņi atnākuši būs pie sūdīgiem muffiniem, un viņiem tikai, sorry, muffins and more, not for me. Un viņš bija, kā ekonomists bijis, ļoti labi man aprēķina, pastāstīja to, un tāds kā, tu viltnieks. Viņš vēl ir biznesā, es neesmu. Atšķirība tāda, bet tas cits stāsts par kafejnīcām kā tādām. Var izvēlēties nepareizu biznesu, bet es aizgāju uz to jautājumu par tavu automatizēšanas potenciālo biznesu, jo tā ir tāds pakalpojums ražošana, bet tu esi info biznesā tagad kā priekšā. Kad būs launch? Tu zini, ka tu atliec vairākus mēnešus, bet when do you have it? Jūnijā. Jā. Pa cik pārdos? Zini jau vēl nezinu? Es domāju, tā kā 3 mēnešu programmu, iesākt ar to. Es 3 mēnešos varētu sataisīt to kursu vai nelēnām publicēt pa vienam video. Un tad vai tur kaut kādu 150 par 3 mēnešiem vai 50 mēnesī tā var sadalīt. Kaut kā tā. Ok.
Un izējot cauri, es iemācīšos ko? Kā taisīt populārus video. Es negribu baigi pušot arī uz to, tur nopelnīt vai nē, jo tā kā... Bet tu jau pelni ar to arī. Jā, es pelnu. Bet man ļoti patīk kaut kāda tur Casey Neistat pieeja. Atceries Casey Neistat? Viņš man liekas joprojām. Kaut ko jau viņš dara. Viņš arī vienu brīdī palaida savējo tā kā izglītojošo kursu. Viņš vairākus gadus jau, man liekas, neko nelika YouTube, un tad pēkšņi ar kaut kādu uzņēmumu tur sadarbojās, izlaida savu mācību programmu, iepostoja video par to. Un mega viral tur aizgāja daudz pārdevēju. Es arī biju viens no tiem, kas nopirka par kaut 300 eiro to programmu. Un, Bet ārt? Jā, tā kā ļoti vienkārši viņš savā stilā to darīja, un tur nav nekas par pārdošanu. Viņš vienkārši rādīja savu procesu. Viņam gāja tur cilvēki no malas ar kamerām un filmēja, kā viņš taisa vienkārši video Ņujorkas ielās. Tā kā viss to, viss, kas iet cauri viņa galvai, tā kā, ko viņš dara, kāpēc viņš tā dara. Un, pat pēc tam vēl montāžu, kā viņš tur pie mūzikas montēja, kā viņš izvēlās, ko un kā likt kopā. Tas bija viss ļoti interesanti. Mēs vairāk kaut ko tādu un jā, iemācīju. Tad jau tev arī 2 operātori. Es skatīšos, protams, es nedomāju ar operatoriem, tas būtu bišķiņ sarežģītāk, bet tā kā dažādas tēmas paņemt ļoti detalizēti, tur iziet cauri, kā es runāju ar kameru, vispār kā sākt runāt ar kameru. Kā tur izgaismot sevi, iefilmēt sevi, sākot ar to visu. Un tad patiesībā interesantākā daļa, kas visiem liekas garlaicīgākā daļa, ir viss tā scenārija rakstīšana, kur ir arī tā lielā sāls. Un, kāpēc tā? Kāpēc tā? Jā. Tas ir grūti sarakstīt scenāriju. Mums smadzenes visu laiku mēģina atrast vieglāko variantu. Man vajag labāku gaismu, tad man video būs populārāk, man vajag labāku šito kameru, man vajag to un to. Bet patiesībā ir... tā kā es pārdevu visas savas kameras, es atkal filmēju ar telefonu. Un kaut kad bija pirms. Pēdējos 3 gadus tā kā es pārdevu visu, es aizgāju no savas studijas, jo YouTube'ā es vienkārši iestrēgu. Un tad es sāku no jauna ar TikToku, pavisam citā nišā, bet sāku tā kā skriptēt katru video, rakstīt ļoti detalizēti, griezu visu lieku ārā, mēģināju saprast, kas strādā, kas nē, un pēkšņi tā kā pilnīgi citos apjomos aizgāja tie skatītāji. Ja man bija YouTube'ā 300,000 mēnesī skatītāju limits, kaut kādi bijuši, TikTokā 1 mēnesi sāku arī katru dienu video taisīt. Pirmajā mēnesī 1 miljonu skatījumu, pāri miljonam. Tā pāris mēnešus pēc kārtas. Tagad ir bišķi mazāk, tagad es tur atkal tik bieži nepublicēju. Strādāju pie šī te otra projekta. Domā, tas biežums, tas kaut ko maina? Nē, biežums tas vienkārši matemātika. Ja tev ir 5 video mēnesī, kuriem ir 50,000 skatījumu, tie būs 250,000. Ja tev ir 30 tādu video, tad būs vairāk miljoni. Ko tu saki visiem tiem, kas saka, nē, iepostošu 1-2 nedēļās? Posto, bet tad posto kvalitatīvi. Man liekas, ka tas arī... Es šobrīd publicēju reizi vai 2 reizes nedēļā pats. Tāpēc, ka es biežāk nevaru saņemties vienkārši, kamēr strādāju pie tā otra projekta šobrīd. Bet katram ir savu regularitāti, es teiktu. Nevajag tur censties iepublicēt katru dienu, ja tev nav nekas kvalitatīvs, ko publicēt. Ar to daudz grēko, man liekas. Es nekad neesmu varējis pats sev uzstādīt kaut kādu kontentu plānu, vai man tagad ir jāpublicē 3 posti tur LinkedInā un kaut kas tāds. Vienkārši, ja man ir kaut kas, ko publicēt, tad es publicēju. Es esmu mēģinājis tos izaicinājumus, kad ir reizi dienā video. To viegli saprast. Katru dienu kaut kam jābūt. Jā, to es saprotu. Tas tāds kā... Man ir arī kaut kāds tās ADHD iezīmes ir, un laikam tas kaut kā līdzīgi ir. Varbūt tā ir kaut kāda sava veida sakritība cilvēkiem, kas vispār ir šajā kādā jomā varētu būt. Es tā domāju, jā. Tas ir bieži redzams. Jā, jo man ir rītīgs prieks, kad ir klienti, kuriem ir tas režģis un ir plāns, kur kāds savā kopā šitas LinkedInā, pēc tur nedēļas viņš būs Faceitī, un ir cilvēki, kas reāli prot to.
Un draudzene viens no viņiem, viņa mārketinga jomā strādā, viņai ir plāns, kontents, tur ņemās par 3 valstīm, Latvija, Lietuva, Igaunija. Un es redzu, ka viņai tas strādā. Un tas, ka let's shoot it. Ja mums iekrīt plāns, ka mēs tad filmēsim, let's go, tad izdaram darbu. Tas interesanti. Kas ir tas, ko tu redzi lielākais savu veidu misalignments starp, piemēram, ir kaut kāds uzņēmums tev sazinās, un tu vienkārši redzi, kā jūs šito nesaprotat? Man bieži ir kaut kādi, kas tīri, kā to nosaukt, ētikas, bet vērtību, tādas nesakritības, nezinu, tur kaut kāds clash. Azartspēļu uzņēmumi, ātro kredītu uzņēmumi. Tiem nepalīdz? Man liekas, ka es nezinu, tik ļoti neesmu iedziļinājies tajā reklāmas likumā, bet man liekas, es pat nedrīkstu. Es jau uzreiz zinu, ka azartspēles taču nedrīkst reklamēt par kredītiem. Es nezinu, kas tur kaut kāda kredīta kompānija. Tagad reklāmisti atrada tik ideālu veidu, kā apiet likumu līdz laikam samaiņas kā likumu, ka tos Klondaiks un vispārējo tukši arī. Viņu vairs nereklamē azartspēles, bet tēkreklamas ar Klondaiku. Un viņš aiziet uz reklāmām, tas tāds. Vai tur ir ilgi kāds jurists? Es nezinu, pagāja laikam 10 gadu, līdz kāds atrada šo loophole, kā reklamēt tālāk to visu. Vai tad visu laiku nav bijis? Jā. Okay. Tas tikai uzrādās ilgi, ka šis laiks bija aizliegts, un viņi atrada caurumu, kā to var. Jā. Bet mēs taču varam internetu veiklā ar tēklikiem reklamēt, vai ne? Tur kāds noteikti dabūja zelta medaļu par šo, kad pateica, kā to darīt citādāk. Bet ir arī ļoti daudz veiksmīgi piemēri, tā kā es tur arī zinu par tehnoloģijām vai par zaļu dzīvesveidu runāju, tad, piemēram, perfekts piemērs būtu man tagad uzraksta uzņēmums, kas pārdod elektromočus un visus elektrorollerus braucamos. Kurē? Kurē ir elektromočus tirgot tagad vēl? Kurē? Jā. Es neteikšu tagad konkrēti, mums vēl top tur sadarbības plāni. Es gribu notestēt to mocu uzreiz arī. Nē, veikals, kas pārdod dažādus elektrobraucamīgus. Kā moto? Nē, kā moto baigi maziņi ir. Tur tikai kaut kāda daža ir. Favorītam ir? Es neatceros pats, ja godīgi kāds. Jā. Ok, labi, tu citu domu, es vienkārši aizgāju pie močiem uzreiz. Vienkārši tu jautāji par to, kādas... Kur tā nesakritība tajā, kā jūs šo nesaprotat? Vai? Tu, protams, tieši par kaut kādu saturu varbūt, domā, kaut ko filmējot. Jo tavā pasaulē, tu esi savā pasaulē, un viņi ir savā pasaulē. Viņi nāk tā kā, hei, es iedošu piemēru. Kad cilvēki runā par godām tiešraidēm, man vajag 3 kameras, cik maksās? Man liekas, ko tu domā, tev vajag 3 kameras? Jo tur ir, lai palaistu tiešraidi, ir saraksts daudz lielāks nekā atbilde. Tur 1000 eiro un 3 kameras. Aizot koferī, 3 kameras iedod šeit tev. Man liekas, pēdējā laikā man to ir mazāk, bet, ir, protams, bijis tur visādi, man liekas, mazi uzņēmumi, kad nāk un sagaida kaut ko uzreiz rītīgi daudz, un tad budžets viņiem nav nekāds, kas, diemžēl par video ir jāmaksā, tas nav tik viegli. Tīpaši to visu scenāriju sarakstīt un montāžu. Ko tā vērtības apmaiņa nav īsti skaidra. Jā. Es esmu arī strādājis tur aģentūrā, kur ir par TikToku 30 eiro samaksā, un tev jāuztais tādi 30 mēnesī, un tas ir nereāli traki. Vienkārši jau var saražot. 30, ja tā vienkārši ierunājušos var vienā dienā. Bet es bet ja tu sāc domāt par kadrējumiem un vispār, kurš nevar uztaisīt kaut ko basic. Ir bijis tā, ka man tur vienkārši nofilmē. Man smadzenes tā nestrādā. Man uzreiz ir plāns, man ir montāža, man tur ir viss kaut kāds viss kadrējums. Tāpēc es pats sev varbūt sarežģīju dzīvi, bet man patīk kvalitatīvs rezultāts. Šis man aizved pie tāda jautājuma, kas laikam saistīts ar pārrunām. Kā tu definētu savu progresu tajā? Jo pirms 7 gadu apkārt, kad tu sāki? 6, 7, kaut kas tāds. Kad tu es redzu, ka tā nopietnāk sāk iet.
tās pārunas noteikti ir pilnībā citādākas, kā tu tagad. Kas ir bijuši tie, piemēram, kāds tagad arī filmēju, man kaut kāds skatījumi ir, man kāds kaut ko prasa, kā virzīt tās sarunas. Kas, piemēram, 3 lietas, kas tev ir palīdzējušas visvairāk, kas ietekmējušas tavus pārunas, un savā ziņā tas nozīmē arī ienākumus visvairāk? Nu, tā pieredze, tas ir tas galvenais. Tagad es vienkārši zinu, ko prasīt, ko neprasīt. Tas ir bijis eksperiments liels. Piemēram, kādreiz es esmu eksperimentējis tur pay-per-views, kad ir konkrēts skatījumu skaits, un tad tik man samaksā, bet es pat daudz ūdens atzēros. Tādas schēmas nekad parasti nestrādā labi. Tas tā kā, visvieglāk, es uzreiz skatos, man patīk strādāt ar lieliem uzņēmumiem. Viņi apzinās, ka tajā visā ir risks, ka var arī nesavākties skatījumi, tāpēc labāk ir taisīt uzreiz lielāku līgumu ar vairākiem video, kas ir mazāks risks viņiem. Kāds apjoms, jā. Jā. Jo tad atkal, ja ir otrādi, viņi tur man saka, mēs samaksāsim tur par katriem 10,000 skatījumiem, tad ir man lielāks risks. Tad es varu vai nu neko nenopelnīt, vai arī viņi uzstāda, protams, kaut kādus griestus, bet tas viss ir lieki, tāpēc cenšos maksimāli vienkārši. Protams, uzreiz uzstādu savus nosacījumus arī, ko es gribu, cik ilgā laikā, lai man samaksā. Tas ir viena no pirmajām lietām, ko es jautāju, jo izrādās ir uzņēmumi, kas 3 mēnešus nevar samaksāt, un to es nekad nebūtu iedomājies. Bet gadās arī tā. Tā kā, kaut kādas... Jo viņiem, labi, pirmais, es saprotu, ir saprast, kādu metriku izmantosim. Kā mēs zināsim, ka mums izdodas. Vai tie klikšķi, vai tas ir video daudzums, apjoms, būtībā uz kādu metriku mēs skatāmies. Jā, tas ir viens. Otrs ir apmaksas modelis. Apmaksas modelis, jā. Ir kaut kāds trešais tam? Tu pirmīt īsumā starp rindiņām pieminēji vērtības kā tādas. Tas ir vispār svarīgs kā pārunu brīdis, vai tu saproti, vai man saskana ar jums kopumā? Pa lielam, jā. Tas ir arī svarīgākais. Tagad, kā jūs teicu, man ir pieredze, klienti mani zina, un tad arī ir vieglāk, es nebaidos tur nosaukt lielāku ciparu, un daudz vairāk piekrīt uzņēmumu, kas ir forši. Kas skaidrs liels cipars? Kā kuram? Tu zināji, ka es pajautāju. Ja domāju, ka es nejautāju, latvieši par naudu nerunā. Jā. Nē, kā kuram? Es saku, citiem ir man tagad ir tāda grupiņā Telegramā, kur mēs runājam par satura veidošanu. Jā. Kur pievienojās cilvēki. Viss kaut kādas diskusijas arī par naudu mēs runājam, un tur ir daudzi, kas tikko sāk tikt kā pirmā sadarbība, un viņi jautā, cik prasīt, vai ir viņiem tāds. Es nezināju, cik prasīt, paprasīju 70 eiro. Priekš pirmās sadarbības. Amazing, man liekas. Tas ir ļoti labi. Es pirmo video filmēju pirms kādiem 8 gadiem par maksu, kas bija. Par 50 eiro, un es viņu 2 nedēļas montēju. Tas bija 3 minūšu deju pasākuma video tur kolektīvam Imanta, deju kolektīvam. 10 gadu jubilejas pasākums. Wow. Rīdīgs. Es tur visu dienu filmēju, 2 nedēļas montēju, un 50 eiro dabūju. Jā. Tagad es iztēlojos, ja es kaut ko tādu filmētu, tur jau būtu, 1000 eiro pāri. Bet, kvalitāte būtu mainījusies, es arī pieņemu par šo laiku. Tu zini, tas video ir rītīgi labs. Es tev parādīšu pēc tam, man liekas, ka viņš ir rītīgi kvalitatīvs. Man tur bija krūtas kameras, man draudzene aizdeva tur milzīgo 200 mm objektīvu. Tur rītīgi, jā. Bet, citiem ir 70 eiro, ir laba cena. Citam ir 300, 500 eiro. Cits par TikToku prasa 1500. Par vienu? Latvijā, man liekas. Varbūt pat vēl vairāk kāds, tā kā nevar zināt. Ir arī tie, kas prasa tur, kaut kāds Edgars Saivars, tur varbūt es dzirdējis. Es nezinu, cik tas viss ir patiesība, bet klīst baumas, ka viņš tur mēnesī kaut kādu 5000 vai pat 10,000 klientam prasa par, bet tie ir arī 30, 60 video mēnesī, tā kā. Jā.
Viņš jau ražo, viņš ir ražošanā materiāli. Es vienmēr... Ko tu sāki? Vismaz šis man laba tēma, ja mēs varētu ejam par kaut kādu savu ziņā piedāvājumu veidošanu. Kas ir tas, kā tu cilvēkam spēj pateikt par to vērtību? Kas ir tavi tipiskie iebildumu pārvarēšanas savā ziņā? Tie varbūt salīdzinājumi, metaforas, uz ko tu balsti? Es jau godīgi neesmu baigi labs šajā visā. Man nav tāda lielā pieredze, ka kaut kādu tur milzīgu dīlu noslēgt. Okay. Parasti man patīk, ka klienti atnāk pie manis. Tātad viņi grib strādāt ar mani. Un tad nav problēma. Es vienkārši nosaucu savu ciparu un viņi pārsvarā piekrīt. Ok, tad tu uzreiz jau strādā tiem, kas nāk pie tevis. Tā spēle man arī patīk. Piemēram, tagad bija variants, kad es pats uzrunāju kafīnu par podcastu. Es nezināju, kādu ciparu jautāt. Un tad it kā ok, bet beigās tik daudz darba tajā visā sanāk, ka sajūt, ka paprasīja pamaz. Bet, Tu tā kā rīčoji. Mēs gāji pie viņiem, kopā ar aģentūru, kopā ar aģentūru sastādījām piedāvājumu, gājām pie viņiem, jā. Es bieži šo pamanu pēdējos gados, varbūt jau mazāk, bet kādreiz tas baigi interesanta stratēģija. Citreiz klienti vienkārši nezina, citreiz pats kaut ko nezina, bet varbūt varēs pamanīt, kad prasa, hei, iedod man piedāvājumu, iedod man cenu, bieži vien daudz, kas netiek vienkārši pateikts, kas paliek aizkulisēs. Šis būs 500, un tagad es teicu 3 kameras. Bet beigās, kad jautā, par ko ir runa, tad īstenībā, tā kā teicu arī teku podkāsts, un mēs saprotam, Dievs, cik tur daudz tas darbs iekšā tajā visā ir. Kā tev liekas, tu esi novērojis to, ka daudz kas netiek pateikts, kas paliek aizklausēs, lai pēc idejas būtu zemāka cena? Lai būtu zemāka cena. Viens ir tieši šajā influenceru biznesā ļoti bieži tas iet caur aģentūru, un es nekad nezinu, cik viņi paņem. Tā kā es pieļauju, tu neprasi viņu? Nē. Es nezinu, man liekas, viņi arī neteiktu, ja es prasītu. Tur ir viss kaut kādi līgumi, un viss ir caur stulbiem līgumiem, lai maksimāli noslēptu tās summas. Un gan jau gadās bieži kaut kādi varianti, kad ir vairāk influenceri iesaistīti, un es arī nezinu, viņi īsti, mēs nedrīkst, dažreiz mēs pasakām viens otram, cik mēs saņēmām. Bet jums tā kā... Bet bieži vien ir noteikti varianti, kur es saņemu 2 reizes mazāk nekā otrs, jo viņš vienkārši paprasīja vairāk, un es nezināju, ka man iedosies paprasīšu. Tas ir arī tāds... Tu aģentūrām strādā? Nē, aģentūras parasti raksta tos e-pastus un tos piedāvājumus. Ok, būtībā viņas pārdod un tad sazinās ar tevi un piesaist kā... Ļoti reti ir tā, ka patiešo kāds kurš ražojums. Jā. Ok. Bija pilnībā kaut kādā ziņā aizmirst. Nē, taču man vienbrīd arī bija kaut kāda projekta daudz vairāk bija, kad tieši bija jāpieaicina no malas. Tas pareizi. Nē, es domāju par tādas aģentūras veidošanu. Tas, ko sauc par biznesa vertikāli. Būtībā, ja tu esi tur... video saturažošana, tikpat labi nākušais punkts uz augstu būtu outreach, būtībā marketing, sales aģentūra, tā kā uz leju būtu savā ziņā laikam daudz vairāk ražošana, kad būtībā citi jau filmē tā vai tā, būtībā tā vertikāla, kas sanāk. Kad... ir man daudz draugi, kas ir uztaisījuši tādas aģentūras. Es pats sapratu par sevi, ka es esmu vairāk tāds individuālists. Es esmu mēģinājis sadarboties, bet man tas ir ļoti grūti. Tā kā man ir bijis pat grūtības tur ar video montētāji kopā sadarboties. Es ļoti daudz... ilgtermiņā, protams, var to sadarbību izveidot, bet tad atkal es atpos, ka nav scalable šis, ka man ir tāpatās jāfilmē daudz video. Tas aģentūras modelis noteikti būtu foršāk, kad ir arī citi cilvēki, kas filmē un visu to procesu dara. Tas nav viegli. Man patīk low stress, low maintenance, vienkārši pašam tur. Tad sekojošais jautājums ir, kaut kad nesen man arī atnāca tavs video, kur tu biji iefilmējis, ka tu esi noguris. Kas savā ziņā iet jautājums. Jo tu arī studējies, pieņem, tas gāja kopā laikam ar studijām. Tas bija stories mans. Par to, ka nogurums, tad tur kaut ko tur centies izdarīt, lai būtu mazāk nogurs. Mākslīgam intelektam, kā būtu mazāk nogurs. Jautājums būtībā ir, kā tiec galā ar to? Tagad es īstenībā aizgāju no studijām.
Es vairs nemācos, es paņēmu akadēmisko, jo es gribēju sākt to jauno projektu Creators LV, viņš saucās, starp citu, pašreklāma. C Creators LV. Mājaslapa tur ir, var atvērt, paskatīties, tur viss ir. Ir jau vaļā? Jā. Un... Tu konts ir uzlikts, lai var skaitīt, jau nav tev kāds? Nav vēl, to vajag, tas ir pēdējais, pie kā es strādāju. Tur ir e-mail lista, tā kā var pieteikties. Waiting listā. Jā, waiting listā. Jā, es sapratu, ka tas projekts paņems daudz laika, tad es paņēmu pauzi no studijām. Un tad, lai to tā kā sāktu reklamēt, pirmais pušs bija tā ideja ar podcastu. Un tad es vienkārši pārmontējos to podcastu. Sēdēju, es tur izdomāju, ka vajag vēl fancy kaut kādu animāciju. Sākumā varbūt redzēju tur intro par katru viesi. Un tas viss aizņem rīktīgi daudz laika un ir nogurdinoši. Un vēl viss tā izpēte. Tā kā, es pieļauju, tu zini, cik tas ir daudz darba. Tad es kādu mēnesi sataisīju. Kas? Izpēt manā gadījumā bija 15 minūtes deep research from ChatGPT, un es pateicu, pārfrāzēju šo visu man 9 podcastu jautājumos, trendīgi priekš Latvijas, un tur vēl kaut kas bija manā promptā iekšā. Un tad, es labi, plus mīnus zinu, tev no malas esmu pavērojis, esmu tikušies tādā ziņā, es arī kaut kādas lietas arī, plus mīnus nozarē, mēs tur kaut kur, mums kaut kas pārklājās, kaut kas nē. Tādā ziņā, man ir vieglāk ar tevi, jo plus mīnus zinu, bet ja man ir pilnīgs tā kā, sestdienas tiekos ar nozares vienu direktoru, kurš pa inovācijām darbojas. Tur man būs research jātais. Tur būs pa īsti man ar GPT to, ko viņš man izdomās. Labi, tā varbūt arī nav tik ilgi tā sagatavošanās. Bet stundu, pirms sarunas, kādu stundu, 2 aiziet. Tas jau ir laiks tāpat ir. Bet tad vēl tas intro, ko es tāju, tur aiziet visvairāk laika. Es tur vēl meklēju visu internetā, lai būtu precīzi fakti. Man vēl negribās tā kā jautāt pašam cilvēkam, tāpēc es vēl 100 reizes pārbaudu, lai čista ir pareizi pateikts. Lai es gribu, lai viņam arī pēc tam ir pārsteigums, kad ieraugu to foršo montāžiņu. Tad es paralēli sākās vēl kaut kādi projekti un braucieni, un tad es vienkārši saguru no tā visu mēnesi no vietas montēju. Tu pats arī montēji tad, jā? Tagad, jā. Es pat paņēmu palīgu, lai man palīdz samontēt tās pilnās epizodes, sagriezt tā kā jau īsāku, un lai es varu tikai to intro uztaisīt. Bet beigās tāpatās vēl paralēli kaut kāda TikTok jāmontē. Bišķiņas sagura, bet šonedēļ jau esmu atpakaļ. Ko tu dari, lai sagrupētos atpakaļ? Es atklāju, kas tev strādājas labāk. Vai es esmu atklājis? Miegs ir galvenais, bet tas atkal ir sarežģītākais priekš manis. Man ļoti grūti aizmigt. Tā kā grūti aizmigt? Jā. Okay. Tad es mēģinu darīt visu, lai es varētu vieglāk aizmigt. Tad es biju sācis dzert kafiju, lai es tā kā varētu samontēt tos podkastus. Tagad es atkal atteju no kafijas, jau no svētdienas nedzeru kafiju. Šī ir 3. diena, un man tik low energy bez kafijas, ka es sāku ņemt diendusas. Es pirms atnācu pie tevis, es gulēju diendusu. Recoveries noteikti. Jā, pēdējās 3 dienas, man liekas, man ķermenis atgūstās no tās kafijas lēnām, bet ir jau uzlabojumi. Un vienkārši sporta zāle atkal regulāri. Kur tu ej? Jā, es eju džimā, kurš tas lētais ir 24/7. Sponsor deals kaut kāds? Nē. Okay. Tas vienkārši lētākais. 19 eiro mēnesī. Tuvākais arī? Tas nav tuvākais. MyFitness ir tuvāk, bet ir nedaudz jāsaņemās, lai aiziet uz turieni, bet nav tik traki. Uz MyFitness? Ne uz džimu jāsam? Viņam arī grupa treniņi tur nav? Tur nē, tur ir vienkārši 24/7 trenažieri. Nav nekādi darbinieki, nekas. Vienkārši iečakojies ar telefonu. Man tur viens būvuzraugs zināms, kurš palīdz viņus tur būvēt. Tas Raimonds, šautauts Raimondam, jā. Bet, man liekas, viņi visi ir zem viena tā MyFitness. Jā, viena brenda, jā. Bet nav man sponsor deals, bet uz MyFitnessē, un es domāju, ka es nekad nesapratu, kāpēc cilvēki iet uz džimu. Es aizgāju, manā statistikā kaut kāds tur 11 reizes, es vakar skatījos vienkārši tieši pašu džimu, bet es eju uz tām grupu treniņiem. Tie ir krūti, saprotu. That's the deal. Par to ir vērts maksāt. Es saprotu, 50 kaut kāda eiro mēnesī. Jā. Un mēs ar draugu kopā pārsvarā 80% mēs kopā ejam. Vakar bijām uz Fusion pilates, kaut kāda aparāta. Tik interesanti. To ir vērts maksāt.
Uz privātiem, ja svītīt kaut kur uz grupām, tur 50 noteikti nedabūtu tik daudz, ko var dabūt tajā visā packagē. Kā jūs teicat, es esmu individualists. Es aizēju uz džimu, man patīk vienkārši ielikt kaut kādu podkāstu labu un stundu pumpēt svarus. Jā. Tā kā visvienkāršākais. Kādreiz man ļoti nepatika, man likās, ko tie cilvēki iet uz zāli. Tur vienkārši, kāpēc tev jāskrien tur zālītē, tu vari paskriet ārā vai pabraukt ar riteni ārā. Tas man liekas, es vēl aizvien tos trendžerus neizmantoju, tas man liekas smieklīgi. Bet līdz ko es atklāju, ka tu vari vienkārši neko nedomāt, apsēsties un cilāt svarus un uzaudzēt muskuļus. Tāds, yes, šis ir vieglākais variants. I'm sold, jā. Ok. Džims, miegs, tagad atnecies kafiju. Kafija ļoti palīdz miegam, to es arī zinu, var piekrist. Kaut kāda, zin kā, vēl ir visi jāsaprot, kas ar to ēšanu, lai man tur vitamīni uzsūcās visi un tā. Čeko līdz tam visam? Jā, man ir Krona slimība, kur jau pirms 7 gadiem bija operācija. Tad man tur neuzsūcās visi vitamīni tā kā vajag, un tas ir patiesībā visu laiku tāds struggles bijis. Ir dienas, kad man vienkārši pūšās vēders, vai kaut ko ne to es apēdis, vai arī, es nezinu, man diezgan bieži jātaisa asins analīzes, jāskatās, kas man uzsūtās. Skatās diezgan bieži? Reizi pusgadā es taisu. Jā. Tagad jau ir salīdzinoši ok, es esmu sapratis, kas man vajadzīgs. Tur rītīgi daudz dzels, jo tas man slikti uzsūcās. B12, tādas lietas. Ok. Tas bija laikam autoimunā. Es nezinu, tu par to brīvi runā? Autoimunā slimumu. Es vienkārši domāju, vai tu par to brīvi runā apkārt. Jā, man ir 30 minūšu video, kur es izstāstu visu. Tam tur Mr. Beast arī bija, man liekas. Viņam ir tā pati Krona slimība. Tikai viņam izklausījās diezgan traki, kaut kādā tajā vienā podkāstā dzirdēju. Jā, viņš pēdējā podkāstā. Viņš sen nav par to runājis, bet pēdējā viņš teica, ka viņš ir runājis ar visiem pasaules vadošajiem ārstiem, mēģina atrast risinājumu, bet šobrīd viņam pumpēja kaut kādas zāles smagās iekšā. Viņš teica, ka viņš ir palaikam nuke the immune system. Būtībā, kaut kāds crazy antibiotikas laikam. Palaikam. Tu esi sapratis, ka tas iet kopā ar stresu, anxiety? Noteikti, jā. Noteikti. Tas viss. Mindfulness mēģina, un tu redzi, ka tas samazinās ietekmi? Jā. Tas ir 100% līdz ko man ir kaut kāds lielāks stress, man viss paliek slikti, izsitumi arī uz sejas, sāp vēders, tā kā, jā. Okay. Ja man vēders ir viena no jūtīgākajām. Hronisks biznesa stress man ir starp lāpstiņām, bet vēders ir taktiskais tāds ikdienas trauksmes. Ja man es jūtu, ka kaut kas deg, man uzreiz ir viss vēders pāriet. Momentāli. Interesanti, cik vienkārši ir navigēt to sistēmu savā ziņā, ja saproti. Ja tu jūti sevi, ja tu seko līdzi, jā. Ja es ieeju riktīgi darbos un montēju video, es bieži aizmirstu par sevi, un tad sākas viss sliktais. Tagad pēdējā laikā bija riktīgi trāka epizode, kad vēl pirmo reizi šādi. Es zinu, ka tas viss var būt Kronas slimniekiem. Tur īstenībā ļoti daudz lietas, kas saistītas. Viens no tiem ir artrīta simptomi, kas man sāka parādīties. Vienkārši sāp, locītos, tad rītīgi pretīgi sajūta. Tur arī jāpiefiksē. Kādu ēdienu sēd un tā tālāk. Mega mindfulness jāsāk praktizēt būs, ne? Jā. Es gribētu vienkārši aizbraukt kaut kur ceļojumā uz pusgadu, pačilot kaut kur siltajās zemēs, Taizemē. Es biju, jā? Es neesmu bijis. Vajag. Jā. Moši tāpēc arī tev mēģina atrast veidu, kā aizdzīts joprojām. Jā. Es aizbraucu, man bija 26, laikam. Jā. Cik tev tev? 25. Ok. Jā. Tieši īstais laiks. Jā, man bija 5 mēneši Indijā. Tu tur grāmatas rakstīji, ne? Es daudz piezīmes sarakstīju, bet grāmata tieši ir 10 dienas, ko es meditēju vienā ašramā. Okay. Tā grāmata, es biju sarakstījis daudz ko, man likās, ka es to piedzīvoju milžu grāmatā, bet beigās ielikt tikai tās 10 dienas, kas man bija likās daudz intīmāk. Un beigās, tas man rakstījās, pārējais man likās boring. Anyway, bet tas tā vairāk par to, ka ja ir šāds aicinājums kaut kāds, tad ir jādara. Es atgriezos kā cits cilvēks. Jā.
Tas jau ir klasika Hero's Journey. Jā. Tā kā Batmans arī aizbrauc uz 7 gadiem projām un atgriezās cits cilvēks. Tas ir visiem ja tev vēl, es saprotu, ka ir jau saistības, viss kaut kas tur projektiem, vispārējās attiecības. Nav, tagad vairs. Jā, labi, tad vieglāk reiz projām. Visiem paceļ cepuri, es jums no Taizemes atsūtīšu video, tā kā Euroniksam. Atsūtiet man līdzi. Atsūtiet man uz Taizemi. Atsūtiet man, es jums uz turien uztaisīšu review. Tā kā, ja es varu iedrošināt tev, tad es uzreiz pateikt, ka šis nepazūd. Tā kā jebkurš nākšais crazy piedzīvojums, ko es esmu domājis, motociklis braukšanas, viņi nepazūd. Ja viņi aizķerās, viņš tur smadzenēs paliek. Viņi var stumt malā, bet viņi neiet malā. Tas ir savu veidu, tas saucamās vīriešu iniciācijas, ja nepieciešami izaicinājumi. Ja viņi mums ir, tad viņiem jāiet cauri. Tā kā. Vīriešu iniciācijas. Mums jau nav tāda iniciācija mūsu kultūrā. Mums nav. Mums nav, jā. Pašiem jāinicē sevi vai vienam otru kaut kādā ziņā. Par laimi mums te Latvijā ir daudz forši draugi, kas kaut ko šādu dara. Inicē tevi. Mums bija nesen tāds retrīts vīriešu ritīgi labs, jā. Kurā tā? Pie Oskara? Pie Oskara. Saliedēt LV, tajā, kas ir. Nē, man viens draugs no Vācijas šito organizēja, bet tādā foršā mājā, kur notiek viss kaut kādi. Ko jūs darījāt? Nedrīkst viss stāstīt. Kāpēc ne? Tu jau detaļās neiedos formulu. Bet... mums bija rituāls. Okay. Tāds dziļš sevī rituāls, daudz pierakstus veicu, daudz ko sapratu. Principā savas lielākās bailes tur sajūtu, izgāju cauri. Un, ko nu? Nezinu, jādzīvo tālāk. Kaut ko saprot, tad atkal aizmirst, kā tā dzīve, tāds viens liels plūdums. Kas ir lielākās bailes? Lielākās bailes par to vēderu, man liekas. Nomirt būtībā? Jā, ka kaut kas ir mokošanā. Tā kā es esmu lasījis visu medicīnu, literatūru par šo, un es zinu, cik traki tas var aiziet. Tā kā tur var, lielāka iespēja dabūt kaut kādu zarnu vēzi, dažādas citas saslimšanas, tur ļoti daudz lietas. Tas viss ir diezgan biedējoši. Tas ir biedējoši. Ja mēs esam pieķērušies tur gan ķermenim un sev un mūsu dzīvē un visam tam. Lielākās bailes, kam es gāju cauri, man bija pirms tās operācijas. Man bija jāsagatavojās tām, jāpieņem, ka tas notiks. Un arī jāpārvar bailes, ka varbūt es nepamodīšos. Un es rītīgi, man vēl bija 17 gadi, man tur ārsti pušoja, nē, tev vajag to tagad izdarīt, kamēr vēl bezmaksas viss ir. Tāds, rītīgi pušoju uz to, un es tur sēžu, meditēju slimnīcā, mēģinu sevi nomierināt. Pirms tam, jā? Jā, un tad tajā operācijas dienā vienkārši kratos, un slimnīcas gultā kratos, man tur iešpricēja kaut kādas nomierinošās zāles, un tad es tur lēnām aizmiegu. Un tad, es tik ļoti baidījos, ka es varētu nepamosties, es neaizdomājos, kas tālāk, tas otrs variants, ja es pamostos. Un tad sākās viss briesmīgākais periods manā dzīvē. Pamosties slimnīcā. Viss sāp. Es esmu šeit, jā, es pamodos. Pēc operācijas, un es jūtu tās sāpes vēderā, ka man ir izgriezts ārā, es vienkārši kliedzu palātā, un tad man iešpricē nomierinošās zāles, es atkal aizmiegu. Tā kaut kādas 3 reizes, kamēr man tur sašpricē, un tad aizved uz manu privāto palātu, un es tur vienkārši zem kaut kādām zālēm guļu un tripoju, un nevarēju kādu nedēļu piecelties no gultas. Viss sāp. Es sākumā nesapratu, tā nav fantāzija, tas notika. Tā nav fantāzija, tas ir pēc operācijas sekas. Tas ir atvesaļošanās, jā. Wow. Un tā tāda lielākā tāda trauma, kam es esmu gājis cauri. Ok, to noteikti var saprast, kur tās bailes ir. Kaut kas tāds vēlreiz noteikti nav. Jā, tur ir pretestīgi. Jā, un tad es, ārsts visu kaut ko noklusē, un tad es pats sāku pētīt tur. Domāju, noklusē vienkārši nepasaka. Bērniem ļoti daudz ko noklusē. Jā, ja tev vēl nebija 18, es ticamāk vecākiem. Tas nozīmē vecāki vēl noklusē. Es nezinu, man liekas, ka viņi vienkārši neko negribēja stāstīt. Noliegumā? Vai negribēja man sabiedēt vēl vairāk, bet
Nu, jā, tur vēl 50% cilvēku, kuriem uztaisa operāciju ar Crohn slimību, 10 gadu laikā ir vēl viena operācija jātaisa. Nu, jā, un tad es sapratu, ka es to negribu. Tas ir arī viens no lietām, ko es teicu sākumā, viens no iemesliem, kāpēc es sāku to YouTube. Es sāku eksperimentēt, tur visu kaut kādus izaicinājumus ar ēdienu taisīt ar vienu mērķi, ka es negribu nonākt atpakaļ slimnīcā. Tad es izvēlējos tādu bišķiņu bīstamāku ceļu, nevis špricēt zāles, tā kā Mr. Beasts, bet visu pats darīt. Meklēt ceļu, kā atrast. Kā atkal. Jo autoimūns jau pēc idejas ir, ķermenis pats uzbrūk sev, jo viņš tagad sevi nesaprot. Viņam liekas, ka, hei, tu neesi mans čoms, kas iekšā. Jā. Un es saprotu, šis izklausās tikai banāli un par tādām lietām vajag runāt tikai speciālisti. Bet, ja aiziet noteikti pie garīgiem skolotājiem un meklēt arī psihosomatikā šo visu, tas ir tas, kur tās atbildes meklē. Kur ir tas saspīlējums tajā psiholoģijā, kas mums vispauž ķermenī. Jo man ir tik viegli, ja es kaut laiku, sāpīgi, bet ir tik viegli tādā ziņā, kad man ir starp lāpstiņām, kaut laiku es jūtu ar vien vairāk, ja es vairāk ignorēju, tad es jūtu lēnām iet lejā uz krustiem, ja es vēl ignorēju, tad es nonāku, man bija 3 reizes, kad vienkārši 4 dienas vienkārši gultā jāguļ. Vienkārši nevaru piecelties. Man bija pēdējo reizi vienkārši saraudu dušā tā, ka es vienkārši 4 knapa aizlīt līdz gultai. Ar to, ka ķermenis beigās man pasaka, ej, čilo, tu nesaprati, nekusties. Un tad lēnām atkopjās, un tad es varēju ieviest kaut kādas izmaiņas. Un tas vienkārši par to, ka ķermenis reāli mums saka, tavā gadījumā, reāli tas ekstra challenge, jo to nav tik, mugursāpes ir vieglāk, tas ir muskuļu spazmas un tādā ziņā. Nervu sistēma strādā, tev jau noteikti grūtāk atšifrēt. Man ir jābaidās no ēdiena. Tas ir rītīgi. Tīpaši, kad aiziet ciemos kaut kur un visur ir ēdiens, gribās apēst visu. Man ļoti garšo ēdiens. Tad ir tāds ļoti... Kaut kā speciāla diēta, kaut kāda ēdienkārtē ir? Mājās es ēdu ļoti šobrīd... Man, gada sākumā rītīgi pūtās tas ēders, tāds uzplaiksnījums, tāpēc mēģināju elimination diet skatīties, kas man nepūš ēdera, kas ir labāk. Parasti tie ir kaut kādi ļoti vienkārši tur ēdieni. Banānus es daudz ēdu. Kaut ko to no glikozes revolūcija arī skatījies, ja vēl ne? Glikozes revolūcija? Glikozes godas ir tur tāds. Nē, ir tik daudz, bet ir FODMAP diēta, varbūt zini. Tas ir tāds viens, ko es esmu mēģinājis. Ar insulīniem spaikiem korelē? Par insulīnu es tik ļoti nedomāju. Nē, spaikus, kas ir. Ne, tas vienkārši arī kā ķermeni. Tā kā es neēdu cukuru šobrīd jau kaut kādu gandrīz gadu. Ir tas, ko var uzlikt, ko liek cilvēki ar diabētiem. Viņi uzliek to ierīci. Mēs jau kurš varam nopirkt aptiekā arī viņu. Draudzeni janvārī, februārī. Mēs tā domājām arī. Es vienkārši sajūtu, ka man saucos tos par spaikiem, būtībā kaut ko apēd, vienkārši upus ir augšām, pēc tam jūtas nogurums. Mēs arī uzlikām abus 10 dienām, tur aplikācijā visu reiz redzēt, kaut ko apēd, apēd tur 8 gumijas lācīši, vienkārši pilnībā aiziet augšā. Vienkārši par to, ka, es domāju, tas arī ir interesants. Gan jau. Es skatos kaut kādu low glycemic index tie ēdieni, kas nespaiko tik ļoti to cukuru līmeni. Bet vairāk, tieši kā ēd, tur arī secība, piemēram, Ajurvedā īstenībā ļoti populāra un arī zinātne saka, ka tā ir, ka nevajag tur ēst augļus pēc gaļas, ka vajag no sākuma augļus apēst un tad gaļu, ka tas ir arī palīdz. Tur... bet katram ir savs. Skatās laikam uz katru mazliet, katrs pats sev mazliet. Arī, bet ēdiena lietas vispār ir ļoti personīgas katram, man liekas. Tas vispār, interesants. Tad būtībā arī veido attiecības ar ēdienu pašlaik. Jā. Ne pašlaik, bet jau... Jā. Es ilgus gadus biju veģetārietis, /vegāns ik pa laikam. Un, tas palīdzēja? Es teiktu, ka dzīves kvalitāte cēl? Sākumā jā, bet tad arī tagad pēdējā laikā bija ļoti traki. Tagad es pārgāju diezgan daudz gaļu atkal ēdu. Uz steikiem? Steikiem, maltu lielopu, mans mīļākais. Tā kā low effort vienkārši. Malts lielops uzmet uz pānas, sacef. Jā. Viņš pieliec klāt kaut kādu. Kur tu pēc? Ja tev nav svarīgi, kur tu nopērci? Ir kaut kāda, es neatceros, kur tieši, bet tāda bioferma Vidzemē. Tur labas cenas, tā kā es vienkārši pasūtu. Jā, man liekas, Herefords? Jā. Jā, mēs tur arī sūtām. Okay, tur ir labs. Tur steigti tik labi. Jā. Viņiem ir uz Barona ielas arī veikaliņš, kur var nopirkt pie viņiem. Okay. Viņi tur arī gatavo.
Jā. Es pat nezināju. Mēs tur esam 2 reizes gribējuši aiziet, abas reizes tur bija rīns un viss bija cieta. Okay. Bet pasūtīt no viņiem, tur vismā mēs esam visu kaut kur mēģinājuši, bet tur tiešām ir labi. Draudzene strādā tur ar Livinā, bet Livinā arī labi gaļa. Bet tas tikai viņiem tikai vienā veikalā ir tajā. Tas ir kaut kāds eka, man liekas, saucās viņa. Tu man atsūtīsi pēc tam, kas man jāiečeko, kur man sūtīt. Tur pa labi, trešā stāv pa kreisi. Bet nē, Herefords ir labs, jā. Not sponsored, bet... Nav sponsored. Varbūt vajag. Es esmu sapratis, ka ir jādalās ar labām lietām. Ir baigi sena kaut kāda grāmatu kopa. Es neatradu, bet es sapratu, ka ir kaut daudz grāmatas, kurā bija tāda kā pasaules sazvērestība, kad turīgie cilvēki, tie aristokrāti un tie ir kopā tā kā sazvērējušies atbalstīt un pirkt kvalitīvas lietas, lai tie, kas ražo kvalitīvu, var turpināt ražot kvalitīvas lietas. Un tas tāds, man kādreiz likās, kad bija mazāk tur ienākumu naudu, man liekas, tā kā stūpi. Tā kā nevar tikt peļņā. bet tagad es saprotu, ka meiks pilnīgi loģiski, tā kā jebkuru kvalitīvu lietu nopērkot, tas aizvieto tur 10 sūdīgas lietas. Jā. Kas tev pēdējais kvalitīvākais? Kas ir labākais, ko tu pašlaik nopirki? Visi Apple produkti. Es apzināti tā kā gāju arī pirms cik jau 2 gadiem. Man nebija neviens Apple produkts. Un es zināju, ka, ja pērk, tad uzreiz vajag vairākus. Ka, tikai iPhone nav jēga, tur nav baigās šī. Labs marketings. Bet tad, kad savieno visu kopā, tiešām tā kā life changing. Jā. Tīpaši man kā tehnoloģiju geekam. Es visu izmantoju. Es esmu viens no retajiem, kuram ir Apple TV. Jā, tiešām iesaku. Tu teici, ka tu tur taisi savu māju šobrīd vai dzīvo. Vai ko tu tur, Apple TV vienkārši pieslēdz pie teļu, ka tā mazā kastīte. Ļoti ērti. Viņš savienojās gan vairs. Viņš jau tāpat kā Netflix strādā, ne? Mākonī. Kāpēc viņam vispār kastīti vajag? Nē, tas tur ir tā kā Smart TV, viss tā programmatūra viņu. Tev ir vieglāk savienot tur, piemēram, no telefona, airplayot video. Okay. Airplayo viņš jau tāpat arī. Es vienkārši domāju, īstumā, es laikam neesmu sapratis, ko tieši tā kastītē. To, ka Apple ir labi produkts, skaidrs. Es arī sākumā domāju, ka man nevajag, jo man ir tā kā Google Smart TV, jau iebūvēts teļukā. Bet tad es tu abonēji no Apple es nopirku to Apple kastīti primāri tāpēc, ka es gribēju sev Apple Home aplikācijā visu Smart Home produktus dabūt. Un tad viņi prasa, tā kā Apple vienmēr mēģinās tev pārdot savus produktus, tad, lai palaistu lai palaistu automatizācijas caur Home aplikāciju, tu vari tā kā produktus pievienot, bet, lai palaistu automatizācijas, tad vajag vai no Apple TV vai HomePodu, kurā ir iebūvēts tas thread routeris, kas koordinē visu Apple Home. Kādas automatizācijas tu tur palaist? Piemēram, ka man tur es aizēju projām. Viņš skatās man no lokāciju, kad es aizēju no mājām. Ja es aizmirstu aizslēgt durvis, viņas pašas aizslēgsies vai tādas. To dara Apple? Jā, gaismas izslēgsies. Tu teici, ka tev tur savienojas taisnība. Viltnieki. Ok. Ja tev vajag palīdzēt, es tev varu pastāstīt, kā mēs uzstādīt. Soon. Ja mums tur viss aies, latvieši parasti tur neliek tie džinks un viss tie pārējie, bet pēc 2 nedēļām potenciāli, kad viss mums tur sēd. Mēs gaidām līgums no bankām, hipotekai. Kur tu pirks? Jūrmalā. Jūrmalā, ok. Jā. Okay, nice. Mēs no novembra meklējam jau. Mēs esam tuvu 30 vietas apskatījušies. Jaunas, tā kā vecākas, tur lielākas un mazākas. Un esam beigās aizgājām līdz vienai vietai, kas tur... Mēs tur Adifā izmantojam to, ko, man liekas, Davids no Aver, Davids Barons tur bija uztaisījis. Būtībā viņš sūtas laika notifikācijas, kad iekrīt kaut kādā konkrētā kategorijā dzīvoklis, kādu mēs meklējam. Tad viņš laika katru dienu nāk, mēs skatāmies. Simtiem dzīvokļi ir redzēti, digitāli. Bet reāli 30 esam kaut kāds, tu 30 esam apstījušies. Es tikko arī izgāju. Bet grūti ir atrast. Pirms pāris mēnešiem visiem SS sludinājumiem cauri. Sapratu, ka nav labs brīdis pagaidām. Galīgi nav. Ka īres vienkārši, man tāds jēziņi. Īres sanāk izdevīgāk šobrīd. Tam, ko es skatījos. Varbūt man ir tas, ka vēl ir labs līgums jau pirms pāris gadiem. Tas gan, jā. Parakstīts. Un es skatos, ka tagad arī draugiem tur cenas mēs pastījāmies ļoti vienkārši. Tāda, kāda mēs gribam īrē, ir kaut kādi 800 īre. Un tas, ko mēs tagad ņemam hipotekā, ir 800. Atšķirīgi, protams, tur kaut kādi 200 tikai aiziet uz to saucamo pamatsumu un pārējais aiziet bankas pročos, bet vienmēr var piemaksāt papildus un dzēst nost pamatsumu. Tā kā,
Jā. Smalkā druka līgumā, tā teikt. Okay. No Excel ir visa atbilde pasaulē. Būtībā tieši tas pats, tikai beigās ir kaut kas ir pārdodams tālāk, ja vienkārši saprot, ka negribās vairs šito. Nice. Tādā ziņā nav pilnībā pazaudēts. Jo mēs arī pārpērkam, izstāst, ka tur iepriekšējais vēl nav nomaksājis hipotēku, līdz galam mēs arī ņemam, un tur banka iekšēji nodzēš to. Un cik gadiem domā ņemt? 30. Tas, Okay. Tas vai, ne, uz 30 noteikti netaisos vilkt viņu visu, bet vienkārši līgumu uztais 30. Būtībā procentu likuma nemainās tur tajā. Jā. Vienkārši es varu samazināt savu mēnešu izmaksas, un es vienmēr varu piemaksāt papildus klāt. Es vienkārši varu izvēlēties, uzreiz sev piespiest maksāt vairāk, vai arī vienkārši papildus, ja katru mēnesi vienkārši vairāk piemaksāju. Vairāk. Es skatījos, ka izdevīgi nesanāk ilgāk par 15 gadiem. Tur. Nē, nesanāk, tur 100 štukas sanāk pārmaksāt. Tā kā tur uz 30 gadiem tur sanāk, tur crazy, tur 30% no tā dzīvokļa cenas aiziet vēlreiz bankas procentos. Tas ir. Atšķirīgi pēc 30 gadiem, vai tev ir vai nav viņš? Es mēģināju atrast dzīvokli, kas būtu tikpat foršs, cik man šobrīd, un es neatradu neko lētāku, ko es varētu nopirkt. Jā. Okay. Tikai centrā vai Grīziņkalnā, Rīgā, tagad rītīgi cenas kosmosā. Jā. Kā tev Rīgas patīk kaut kā pilsēta? Lēnāks progress nekā gribētos. Nē, Rīga ir mana mīļākā pilsēta. Dzīves audzes. Latvijā ir vispār planēta. Bet noteikti es arī skatos kaut kādām mazākām pilsētām, ja ievākties dzīvot ar ģimeni. Kaut kādas cēsis man patīk. Vai Kuldīgi kaut kādas tādas mazās vēsturiskās pilsētiņas. Ļoti interesants pavērsiens, kad, piemēram, Kuldīgi, Ventspils. Es nezinu, kāds ēsīs. Jau kaut kāds 20 gadus neviens nav uzbūvējis jēdzīgs daudz dzīvokļu namus. Vispār Latvijā tas ir kaut kāds tāds absurds. Nezinu, kas tas par politisku absurdu ir, bet neviens reāli nebūvē. Cilvēki grib, bet Valmiera, es zinu, ka ir uzbūvējusi pēdējos 10 gados vairākas, un tur uzreiz viņas izpērk un izķer. Kas notiek tajā? Tev māja negribās? Gribēsies, to es zinu, jo es oriģināli, es nāku no laukiem, mājas starp mežiem un pļavām, kad tuvākais kaimiņš vienkārši nedzird, neredz. Nice. Es vienkārši zinu, ko tas prasa, ņemties ar māju. Tu vienkārši beigās ņemies ar māju, tur vienkārši that's about it. Tur noteikti arī būs pilns ar robotiem uzreiz, un viņi visi darīs kaut ko tur zāles pļāvēja robots, un tur krūmu griezēja robots. Tad tikai make sense, bet līdz tam es domāju, vēl nē. Man tēdim arī jau 3 roboti mājās. Zāles pļāvējs, logu tīrītājs vēl. Tā nav pat sūcējs? Man nē, man ir mazs dzīvoklis. Es reizi nedēļā izsūcu par roku pats. Bet nē, es domāju, varbūt Euroniks tur sarunāšu kaut dīlu. Ņem roboroku. No savas puses. Mums ir mājās tas, kurš mazgā arī. Tik labs. Tagad jau zinu, kā, man liekas, visi ir. Nevar nošaubīt greizi. Es pat nezinu par tiem, bet mums ir tāds rotējošās. Tur tās birstītes vienkārši ir tik labs. Zini, kā bija kādreiz tas e-roboti, kas vispār izgudroja tos robotus? Man liekas, tas bija latviešu uzņēmums. Tas nebija? Man liekas, ka bija izplatītāji. Es nezinu. E-robotiem, man liekas, tas bija latviešu uzņēmums. Bet viņi bija pirmie, kas sāka. Jā, viņi Latvijā viņiem bija spēcīgākais mārketings. Un viņiem bija plus tāds, ka viņiem bija patents uz tām birstēm, kaut kā, kas tur rotē vienu pret otru. Bet tas patents beidzās pirms 2 gadiem. Un tagad visi vienkārši sāka nokopēja un arī tā. Tagad nav īsti atšķirības ar viņiem. Okay. Kaut kāda tur ir. Tagad ir tas roboroks, kas ar to roku izlaida, redzēji? Nē, kas ir? Viņam ir roka, kas savāc priekšmetus, ja tev tur kaut zeķis nokritušas, viņš pacels un aiznesīs. Es to nezinu. Es redzēju, šis kaut skrots. Es gaidu, kad viņš būs, kad tāda roka būs, kas var notīrīt virsmu. Augšā skapīšu virsmu, plauktu. Kad arī man tās virsmas nebūs jātīra. Sanāk, tāpat tās vajag 2 pudegsūcējus šobrīd. Viens, kas ir iztīra grīdu, otrs, ar ko var visus stūrus. Tur Dysons. Jā. Es nezinu, kas tā ir Dysons. Man bija kaut kāda sadarbība, kaut kāds Philips, laikam. Tikai tāds čieps runāja par mājlietā. Bet reāli, es arī kaifoju par to robotu. Jā. Jo mums bija vien brīdi 150 kvadrātmetru dzīvoklis, tagad mums ir 500.
Viņš reāli izmazgā. Kam tev 150 kvadrātmetri? Ko tur? Man bija darbs tāpat atsevišķi. Okay. Jā. Tā kā, es biju ierīkojis priekš sevis. Daudz viņa mācās mākslas terapiju. Viņai patīk, viņa daudz garās to glezno. Viņai savu darbis tam. Tagad jaunajā dzīvoklī, kur mēs skatāmies, tas ir 3 istab dzīvoklis. Tur būs viņai. Man būs te. Man nebūs mājās. Bet tādā ziņā. Es nezinu. Nē, vai es saprotu. Varbūt tā problēma ir iespējams bērnības mazie dzīvokļi. Bērnības mazās mājas. Jā, es uzaugu privāti mājā, tā kā bija ritīgi daudz vietas. Bet, es ar draugiem padzīvoju 45 kvadrātmetros, bišķi pa mazu, vai vismaz 100, es teiktu. Jā. Cevišķi tā kaut kāda vēl tehnika ir. Sākumā bija ok, ja man studija ir tā kā atsevišķi, tad ir labi, bet ja es vēl ievācu visu savu video tehniku, tad nav. Jā. Vienam ir forši tagad, jā. Uz kuru pilsētu tu brauks? Es domāju, ja tev Rīga būs līdz kaklam. Labi, es domāju, Latvijā, ja tu izdomās vienā brīdī megapolis tajās lielajās pilsētās, tu izdomās, ka man ir ambīcijas, es gribu izsisties lielākās pilsētās. Kur ir tavs mērķis? Ņujorkā. Ņujorkā noteikti gribētu pamēģināt, bet man īstenībā ļoti Ķīna patīk arī. Tur Shenzhen, kaut kādas tehnoloģiju pilsētas, visas tās jaunās. Tur vispār varētu pat ātrāk izrauties, jo, Ņujorkā tu esi vienkārši kārtējais baltais. Jā. Ķīnā tur tu esi vienīgais baltais. Jā, un tu esi garāks pa visiem. Vismaz tu kā PR un marketingā noteikti tev daudz vairāk dīli atvērtos. Jā, Ķīna ir perfekti, jo tur visi īsti kā es. Un, jā. Tur ir jāizstudē, tad man jāpabeidz noteikti tā inženierija elektronikas. Un tad es tur varētu kaut ko iesākt. Varbūt, nevis marketingā pataisnē. Var arī likt mārketingā. Es nezinu. Man vēl jāizdomā. Kāpēc aizgāju uz inženieriem? Šobrīd es gribu vienkārši pats. Tāpēc, ka man iepatikās tas viss. Tieši, man liekas, es sāku to smart home taisīt, un es sapratu, bet šitā ir baigā lieta īstenībā, ka var visu automatizēt. Un tu gribēji saprast, savus kaut kādus mikrodatorus ieprogrammēt, un es sapratu, ka es gribu to tā kā padziļinātāk iemācīties. Un tas arī bija ar domu, ka es gribu nākotnē kaut kādu biznesu ar to visu sākt. Okay. Es par šo biznesu domāju pirms 15 gadiem. Kad es Vācijā dzīvoju, es kaut kādas motoriņas biju nopircis un gribēju uztaisīt automātiski aizvedošos aizskars. Un es toreiz aizdomāju, varētu taisīt biznesu tādu pirms 15 gadiem. Jep. Tā arī neuztaisīja. Tagad citi uztaisīja un tagad Switchbots paiginājis. Man patīk amerikāņi tāds. Viņš to dara? Viņi, man liekas, sāka tieši, viņam bija tāds slēdzīts, kas tā kā piespiež fiziski pogu, kur tu nevari automatizēt. Piemēram, kāds tur grib automatizēt kafijas automātu, slēdzīts, kas piespiedīs pogu un tev ieliesies kafiju. Tad viņi sāka tā kā visu arī. Viņiem ir vislabākie šitie motori, kas žalūzijas attaisa. Uzticamākie kaut kādā ziņā. Klusāk, tur ir klusums, cik viņi klusi, cik viņi ātri strādā. Ar to viņi sacenšās. Okay. Šis ir interesants, mēs varētu arī daudz diskutēt. Šī tehnikas lietas, es esmu arī sapratis, ka... Tu jautāji iepriekš īstenībā par to automatizāciju, kas ir game changers. Man patīk, man ir žalūzijas, kas attaisās. Tad pirms modinātāji tieši tā kā man pamodina gaismu. Jā. Tas varētu palīdzēt īstenībā no rītiem tagad. Jā, šis labs. Bet durvis ir ziemā nav jēgas, bet tagad tad ir tumšs tāpatās. Bet tad es ziemā uzliku, ka man ir, es pieceļos un man uzreiz baltās gaismas visus spožāko tā kā pamodina. Tagad, dimerīties pieņem lēnām, ne? Ja pat taisno tā kā. Tagad es ieeju dzīvojamajā istabā, tā kā. Jā, uzreiz. Man patīk tā uzreiz, kad ir. Jep. Okay. Mocīt sevi. Ir vēl kaut kāda game changer, jo par žalūzijām skaidrs, tas man arī, to es noteikti uztaisīšu, es domāju. Tas pat automātiski atverošās durvis, tas man liekas intriģējoši. Es zinu, ka gaismas salikt visur tāds dinamiskas, un tur iet, ceļš laikam zemās gaismas, es sapratu, ka arī forši, ka viņas ir mājās. Kad nevis tur uzreiz acīs, bet gaismas vispār, tā kā griestu lampas ir fuj. Visas, es saliku, man ir. Un, tur arī attiecīgi, lai nav katrā manuāli jāslēdz, man vienkārši viena podziņa, kas ieslēdz visas. Man ir tā IKEA pults tāda, ka var dimēt uzreiz, mainīt krāsu. Okay. Es tur pats ieprogrammēju, kā man patīk visu. Un, negliko? Ne. Man tā bāze jau tagad, viss, kas ir caur internetu, tas parasti gļuko, vai ne? Tas man sākumā bija, ar to cilvēku sāk, un tad viņi saprot, tas viss ir sūds. Bet,
ja tu pārēj uz tā kā, kas ir lokālais, Home Assistant, open source, tāds visspēcīgākais, tas ir game changers noteikti. Bet tur kaut kāda programmēšana jāmācās, ja ne? Nu, tur ir Pythonā, laikam. Es nemāku Pythonu pats, bet es ar ChatGPT, ja man vajag kaut ko sarakstīt, īzī diezgan. Viņš ir diezgan labi kodējot. Jā. Nu, kaut kāda programmēšanas pamati man ir. Jā. Līdz ar to es tur ieprogrammēju diezgan advancētas lietas, jā. Vēl ir veļas mašīna, kas pati tā kā atnāk paziņojums telefonā un ieslēdzas tur sarkanas gaismas, tad, kad ir izmazgājusies veļa, ja es aizmirstu izņemt. Paziņoja. Tas vienkārši gudrā veļas mašīna arī. Nu, man nāk tie paziņojumi, tā kā līdz es atveru, man tur ir durvju sensors, tikai, kad es atveru, tad arī izslēdzas viss ārā. Visu laiku bombardēju. Es dažreiz noslinkoju, vai es vienkārši nedzirdu, un tad tā kā man atgādina. Tad pēc pāris stundām atcerās, ka tur iekšā tur jau. Bet es vismaz zinu, cik ilgi viņš tur stāvēja. Vai jālaiž otro reizi? jā. Šī 3 stundas jau nostāvēja, laikam nebūs. Jā. Taisnība, jā. Tā ir citreiz, ka ielieku aizmirst. Bet to īstenībā tagad pārdodas gudrās veļas mašīnas, kur tas viss jau ir iebūvēts arī. Es redzēju, kur tās pārgudrās veļas mašīnas vienkārši 3 gigabaitus katru dienu augšu pielādē. Jā, man liekas, sliktākais, ko es redzēju, ir Samsung gudrais leduskapis. Bitcoins tur maino. Iedomājies, tā kā vienkārši Android telefons uz milzīga ekrāna. Tā viss tā Android operētāja sistēma. Tad diezgan low quality tas ekrāns. Okay. Un setting, tas bija nakts vidū. Es pie drauga biju ciemos, balītē, un es pieeju pie tā leduskapa. Mēs mēģinām iebērt ledu, laikam, vai ieliet ūdeni. Tur ir poga water. Tu spiedu, viņš tur rāda, sorry, water dispenser's not working. Tā bija pirmā pieredze tāda. Okay. Mēs tur mēģinām ieliet ūdeni, saprotam, labi, laikam tur beidzies ūdens auto. Nesnāks. Bet tad es gribēju pastīties, vai var dark mode uzlikt, jo tur baigi gaišs tas ekrāns, man bliež sejā gaismu nakts vidū. Ja settingos nav ne dark mode, nekas, tur ir tādi ļoti vienkāršot Android settingi. Nezinu, vienkārši ļoti nekvalitatīvi likās. Ja Apple kaut ko tādu uztaisītu, tad būtu daudz kvalitatīvāk. Apple leduskaps. Būtu interesanti. Bet, es vienkārši varu pielikt iPadu pie leduskapja. Ko tu gribētu, lai Apple uztais? Kas tā dzīve uzlabo? Viņš šogad taisīs smart home jaunus. Viņiem būs ekrāniņš speciāls smart home. Lai var māju menedžēt, jā? Jā. Man liekas, televizors, ja viņi uztaisītu actual teļu. Dārgs. Jā, viņš būtu 55 cols, 10 štukas prasīt pa viņu. Viņi uztaisītu gan jau alumīniju, tur korpusu. Tā kā Apple display. Jā. Jo televizori ir lēni, man liekas. Viņš lēni slēdzās iekšā. Taisnība. Jā. Es nezinu, viņi notiek. Skaties, viņi uztaisa monitoru. It kā arī crazy, tur kāpēc jāmaksā 1700 eiro par monitoru, bet... Nav labāk monitoru. Tur jau tā lieta, viņš uzreiz ieslēdzās. Viņš ļoti ātri. Viņam ir iPhone čips iekšā. Man nav pašam, bet es gribētu. Es tagad bez monitora, es tikai no MacBook. Okay. Jā. Ok, tas arī ir laiks. Es krāju naudu. Man mājās ir. Tas ir game changer. Jā. Viņam ir iPhone kaut kāds A12 procesors, laikam, iekšā. Tikai monitorā, lai tā kā pavilktu visu to. Es nezinu, man viņš pie Mac Mini pieslēgtā M2 Pro. Tas M2 Pro apēd visus video projektus bez problēmām. Jā. Tikai uz grafikām viņš karājās, ka dažreiz. Man arī tas pats ar M3 Pro dažreiz grafikas. Jā. Uz Insta360 programmu viņš mazliet karās dažreiz, kas man liekas dīvaini. Bet monitors, nav labāk monitors. Viņam nav... Ja pērts monitoru, tad... Viņš gameriem nav labs, tur nav tā kā tie 120 Protams, ja tev tur konkrētām lietām. Tā ir ritīgi nice. Protams, nākšais, jo es gribētu pirkt kaut kādu lielāku to ieliekto, tā kā kaut kādu secondary. Man ir viens tur vēl stāv blakus, viņš ir tikai dokumentu monitors un tāds. Jā. Viens ir Apple Vision, kas būtu noteikti krūti, bet... Viņam neaizgāja tas tirgu. Jā, man liekas, es nezinu, tur kaut kas pietrūkst. Cena pietrūkst, 3,5 štukas. Gan jau. Kurš, tur tikai kaut kādi crazy tie. Viņi noteikti gribēja uztrāpīt, mēs iesim ar premium, tur early birds crazy faniem, lai viņi 3,5 štukas. Bet ne arī cilvēki, kas nopirka, viņi daudz nožēlo to pirkumu. Jā, neizmanto tik bieži, kā gribētos. Tu zini tāds? Latvijā ļoti maz.
Ne, daži jau nopirka, bet tas ir vispār. Nē, es sapratu, ka es nevarēšu atļauties tik daudz. Ne, bet tu mēģināji? Es izmēģināju, iztestēju viņu. Bija tā vērts? Es gaidīju patiesībā bišķiņ labāk kaut ko. Tas ir headsets, tā kā tu uzliec viņu, tu neesi mēģinājis, ja? Ne, es neesmu mēģinājis. Viss tur hypoja, tā kā wow, rītīgi, tev ir kā īstā dzīve, bet nē, loģiski tas ir ekrāns, tā kā tur ļoti mazs field of view, bija diezgan daudz melnās malas apkārt, kas bija šiņ tāds izsit ārā, bet viens tas, ka tas bija iekštelpās, arī tā kameras kvalitāte nav tik labā. Okay, jā. Tad es redzu tā kā pikseļus uz tiem, bet tas ir no kameras. Bet tagad, ja ieiet kādā aplikācijā, tad tie ekrāni tiešām forši, jā. Es gribētu pamēģināt tur monitoru aizvietot ar kaut ko tādu. Es mēģināju kaut kur baigi sen uz kaut kādiem okulusiem. Es arī saliku tur tos monitorus, Premiere Pro un saliku visu. Un es tā sēdēju un domāju, stūbi. Es domāju, tik nērties, tu kā neredzu ne vairs neko ne tev, kas uz galda, un viņš kaut kā likās tik liels, kaut ko šitā, tu licinās apkārt. Man likās, ka būs, bet nav, tikai kaut kas vēl es arī esmu iztestējis, arī ir tās brīles, tagad, kur ir cipa ekrānī tev priekš. Vienkārši saules brīles, varbūt es redzējis. Tas, kam... Ray-Banam nav iekšā. Tu domā, jau var papildināt to realitāti, kad ir iekšā jau ekrāns arī tajā? Un es gāju, ka tā tehnoloģija būs jau kaut kā. Jā, pagaidām es arī iztestēju vienas tās brilles, kaut kāds X-Real Beam vai kā viņas saucās. Viņš tāds liels vēl ne tāda. Ja kas var ID-lā aiziet un notestēt tur viņiem uz vietas ar demo, jā. Un nav arī tāds Viņiem problēma ar gaismu. Foršāks. Jā, viņiem problēma. Tad, kad viņi atklās, kā tikt galā ar gaismu telpā un saules gaismu, tā tehnoloģija ir. Nē, viņiem ir tā kā kaut kādi iebūvēti tumšie tur stikli, tur var ieslēgt un satumšināt visu. Man liekas, to es nedabūju iztestēt, diemžēl. Jā. Bet tā, kad ir gaisma telpā, tad tie ekrāni slikti redz. Izbāli, jā. Bet tā būs nākotne. Es nezinu, kad, bet tehnoloģiski, es domāju, pāries diezgan daudz uz brillēm šis ten viss. Bet līdz tā mums vēl, kad 5, 10, who knows. Cik jau. Ja tu pabeigsi to inženieriju un aizies tajā jomā strādāt, varbūt ātrāk. Jo tur jau inženieris vajag. Tu esi skatījies, cik dziļš cietais disks tad mūsdienās? Kā tās Apple, nevis procesori. Te ir kaut kāds video, kur Apple zoomo iekšā viņa procesorā. Man tas bija pirmais gads universitātē, tā kā tur jau māca no pašiem pamatiem. Vieninieks nulīte, kā strādā biti, kā strādā loģiskie vārti. Nezinu, vai tu esi to mācījies vai... Un tā kā tev ir loģiskie vārti ir tā kā pāris vienniekiem nulītēm. Tu vari jau basic programmu uzbūvēt ar tādiem 30, teiksim, ja tur and, nor gateiem. Un tajos procesoros vienkārši reizini, saliec kopā vēl tādus, tad tev tur izveidojās procesors. Labi, tur ir ļoti daudz daļas, un man katru to bija jāmācās, kā viņi strādā. Un, jā, tas ir crazy. Jau smadzenes vēlst. Un tas viss no kaut kādām smiltīm. Taisnība, jā. Ir tāds labs video, How we made intelligence from sand. Jā, kur viņš iziet cauri tam tā kā procesam, kā tas viss tiek uzbūvēts. Jā, tad tur elektrība akmenī pēc idejas. Taisnība. Kaut kādā video skatījos tieši par to, kā tas strādā, kā atomiņi tiek saglabāts. Un es sapratu, tā ir kvantu matemātika izrādās, jā. Tur likās crazy jau, kā viņi tur dabūjuši gatavu kaut kādiem magnētiskajiem laukiem, tur dublējās kaut kādi gan iz atomu līmenī jau datu elementi. Jā, could be. Es nezinu tik precīzi. Es tikai varu pateikt explainer, ko es redzēju. Bet pievalkot apkārt vienu domu, atgriežoties pie tavas īstenībā karjeras. Kā tā liekas? Latvijā kultūra pieņem tavu profesionālo virzienu? Man liekas, vēl joprojām ir daudz jautājumu. Tā kā cilvēki netic, ka tas ir īsts kaut kas. It kā jau tagad 5 gadus tieši, man liekas, rītīgi tas ir attīstījies, bet tāpatās, nezinu, vakar džimā tur viens šalīts, hei, es skatījos tev pirms vairākiem gadiem, kā tev vispār iet, tu pelni ar to, tā kā tu nekur citur nestrādā? Cilvēki nevar noticēt, jā, ka tas ir pelnoši, ka tas var būt full time. Vai pieņem to?
Nu, kā kurš? Kā kurš palielam jau, jā. Jā. Nu. Kā tu heiteriem teici galā līdz ar šo? Jo gan jau, ka tev ir, jebkurš, kurš saņem vairāk skatījumus, uzvarās uz to ciematu, kurā visi ir riebīgi. Nu, heiteri vienmēr pateiks tev to, ko tu negribi dzirdēt. Tā kā tur ir darbs ar sevi. Ja vai ir divi varianti, vai nu man tāds, ok, man vienalga, vai arī otrs, viņam taisnība, es varēju šo labāk izdarīt. Un tad ir arī jāieklausās tajā kritikā. Bet kā tiec galā to, ja vairs tev nav svarīgi? Vienalga. Nu, tā kā ļoti laba lieta, ko saprast. Nekad nav bijis dzīvē neviens heiteris. Jā. Un es esmu runājis ar daudziem par šo tieši. Un neviens īsti nav saskāries ar dzīvē. Ļoti rēti. Varbūt sievietes bišķiņ vairāk, ka viņiem tur kāds kaut ko uzbļauj dzīvē. Bet dzīvē, pat heiteri dzīvē pienāks un būs super pozitīvi. Viņi neatklāsies to, ka viņš heita komentārus ir rakstījis bieži vien. Man ir tāda, ko es zinu, ka viņi man raksta heita komentārus dzīvē, viņi sveicinās vienmēr super draudzīgi. Tu viņus nekālau to tā kā? Nē, priekš kam. For fun dažreiz varbūt. Nav uz draudu, nesaņēmis? Nē. Un kādreiz es biju matus ataudzējis, tad man vienkārši nevarēja beigt piekasīties par to. Bet tas man labi engagementam arī nostrādāja. Tā kā es ielieku video, pie katra video kā 10 komentāru par maniem matiem. Jā. Tagad ir mazāk. Varbūt atkal jātaudzē. Interesanti, ja es vienkārši atceros, man kaut kad sākumā bija. Sen mēs nav bijis. Kaut 2 reizes arī atceros. Bet es esmu tādā tā kā, laikam, izglītošanas tēmā bija vairāk. Tā kā par personīgu uzaugsmu diezgan iedegos. Joprojām degu. Bet, es atceros video bez kurpēm. Tur bija ar plikām kājām, tiktu kā lika vidīgs tādu. Jā, sanāca vien brīd daudz vairāk studijā gāju, vismaz apfilmēju. Dzirdēt cilvēku prasa, kad es atkal piefilmēšu tāds video. Viņi izmanto diezgan labu gāju, tā kā skatījumos, viņi arī vislabāk gāja. Un tur, kur ir subtitri, tie gan 3 līdz 5 reizes vairāk skatījumu. Bet es neesmu redzējis nekādu korelāciju starp subtitriem. Jā? Jo man populārākais video, es viņu taisīju steigā, un tā kā, es zināju, ka man viņš jāiepublicē. Tur ir vesels storijas, kā tas kļuva par manu populārāko video, bet es viņam nepaspēju subtitrus. Iespējams, man pat bija abonements, tur beidzies tam captions, tāpēc es nepieliku. Es neatceros īsti. Bet es viņu iepublicēju un 450,000 skatījumu. Jā. Par Rīgas lidostas kapsulu viesnīcām varbūt es redzējis. Nē. Bet, jā, tur ļoti paveicās. Būtībā man iepriekšējā dienā uzaicināja un pateica, mums nav neviena influencera, mums tur būs preses pārstāvji, man tāds nav neviena influencera. Tas nozīmē, man būs vienīgais video par šito. Okay. Un tad es tā kā rītīgi darīju visu maksimāli, lai uztaisītu vislabāko video, jo es būšu vienīgais, kas tiktu kā par to liek video. Tā kā tas ir zinu, ka varēs dabūt daudz skatījumus, un tā arī sagāja riktīgi labi. Tas bija tas, jā? Jā. Ok. Tu teici, captions tu izmanto? Kas ir tavs, tā kā, to go programmas? 2 aplikācijas vai programmas? CapCuts, captions, jā. Nē, labi, īstenībā, man liekas, ChatGPT pat vairāk. Ne jau pat vairāk, ne? Jā. Viņš ir tāds... Vēl kaut ko no AI izmanto? Šobrīd nē, bet podkāstam vēl ir autopod, kas samontē to podkāstu. Viņš labi darbu izdara? Jā, ja tev vajag vienkārši salikt tā kā tās kameras, tas ir riktīgi nice. Pēc tam tev pašam čakarīgākais, ne? Ja viņš skaņas arī diezgan labi atpazīst. Viņš atpazīst ļoti, ļoti labi. Tā kā, ja tev ir 2 atsevišķi audio feedi no katra mikrofona, viņš tev saliks perfekti. Okay. Priekš tevis varētu būt labi, ja tu vēl teici, ka tu baigi nemontē, neko negriez ārā, tad... Šajā gadījumā nē, šī apmierina man tehniskās vajadzības. Bet tu kameras jau tā kā datorā pārslēdz? Es pēc tiešraides pieejas, jā. Pēc idejas šo varētu arī vienkārši uzspiest start streaming, un šarēji iet arī patēs no YouTube. Skaidrs. Jā. Nice. Vai ir kaut kas, ko es tev nepajautāju, kas tev uz sirds, ko tu labprāt pateiktu, padalītos?
nezinu, kaut kādas, ko es teiktu, savā 5 gadu pieredzē, 6 gadu pieredzē. Ja kāpēc tu vēl neesi padevies? Ko darīt, ko nedarīt, kāpēc es neesmu padevies. Jā. Tāpēc, ka es vēl tikai sāku, man liekas. Man vēl tāls ceļš ejams. Mhm. Tā kā es tagad tikai sāku saprast, ko es vispār daru un ko es gribu izdarīt. Bet, nē, nu kaut kādas lietas, ja kāds arī grib taisīt video, man liekas, nevajag padomā, pirms tu publicē kaut kādas attiecības, kaut kādas privātās lietas internetā. Man liekas, to es esmu pa daudz darījis. Kaut kā backfireojas? Jā, laikam. Nu, vienkārši es tagad saprotu, kāpēc cilvēki patur kaut kādas lietas privātas, vai ne? Jo vecāks es palieku, jo vairāk es apzinos, cik privātums ir vērtīgs, ir tīpaši kā publiska persona. Jā. Un tā kā kādreiz bija tāds, gribās filmēt visu vienkārši, un tāds jaunības maksimālisms. Tagad vairāk gribās laiku sev. Lasiet grāmatas. Iedod savu Top 3. life-changing grāmatu. Āris Bierze pabeidz iesākto. Īstenībā viņa, man ļoti patika. Es izlasīju. Man liekas, tu man vai iedevi, vai es nopirku, tad, kad viņa iznāca pašā sākumā. Neatcerās. Bija nice. Nav es pieejams, sorry. Varat meklēt kaut kur. Ai, man ir PDF, viņi var dabūt. To var nopirkt. Tad ir tā te, kā domā un kļūsti bagāts. To es esmu 3 reizes izlasījis, lasīšu vēlreiz. Latviski, angliski? Man viņa ir latviski īstenībā. Mēģina angliski. PDF nav šoreiz. Man liekas, es esmu arī angliski lasījis PDF-u. Angliski daudz labāk. Latviski viņš tā baigi maģisko domāšanu, tur bija tas tulkotais pilots klāt. Varētu bet tas būt, tāds mans skatījums. Okay, jā. Bet tā ir laba grāmata, jā. Nu, tur ir tādas labas lietas, jā, par... Arī tā pēdējā nodaļa, man liekas, par to seksuālo enerģiju, kā to var tā kā, visi tie mastermindi. Tas arī iedvesmoja, man liekas, daudz šo projektu par Creators LV, kas ir, es sapratu, ka vajag vienkārši kaut kādu kopienu ar satura veidotājiem, kas dalās ar savām idejām. Tādā veidā mēs varam daudz ātrāk attīstīties. Jā. Pēdējie 3 gadi top grāmata arī, ko es jau 3. reizi tikko izlasīju, ir How to be a 3% man. 3%. Tas ir vairāk par attiecībām ar sievietēm, kā dabūt sev draudzeni. Ja kāds straglo ar to, es kādreiz nesapratu vispār, kā strādā attiecības, un tagad es māku manipulēt ar sievietēm. Izveidot labas attiecības. Jā. Atklāti runāt, laikam to varētu saukt tā. Drīzāk to spēlēt, saprast, kas sievietēm liekas pievilcīgi un kas nē. Attraction. Par to ir tā grāmata ļoti. Okay. Bet tas ir, man liekas, viņam ir tur britīga fanu bāze. Nav liela baigi, bet ļoti, ļoti tāda, kā lai pasaka, dedicated raving fans, jā, kuri to grāmatu ir izlasījuši. Viņš pats saka, izlasi to grāmatu 10 reizes. 10 reizes, lai tu iebrauc visā, ko es tur saku, jo tur ir daudz svarīgas lietas. Cilvēki tā kā... Es saprotu, man sākumā arī bija... Kas? Tā viņš arī tos fanātiskos fans dabūja, viņi 10 reizes izlasīja grāmatu. Bet tur ir taisnība tajos vārdos, jo tu jau atceries tikai vienu reizi lasot tikai 10%, izlas 10 reizes, tātad 100%. Plus mīnus. Bet, jā, es piemēram izlasīju 1. reizi, man likās, rītīgi krūti, es dabūju draudzeni, viss strādā, ko viņš tur saka, un tad tā kā sāk aizmirsties tās lietas, un ieiet tajās attiecībās, un sāc tā kā slinkot tur, un pēkšņi sākās problēmas attiecībās, un tad es izlasīju 2. reizi tāds, tāpēc man un tad, paliek tāda slinka, tāpēc vajag atkārtot tās zināšanas. Es visas grāmatas lasu, kuras man patīk, atkal un atkal. Jā? Jā, es tik daudz grāmatas, kuras vajag. Viss cool, no judgment, bet ir tik daudz grāmatas, kuras vēl vajag izlasīt. True. Bet... Kas jau tāda pipelineā? Pipelineā kaut kādas par Dievu grāmatas es esmu saglabājis. Tur Conversations with God. Celestīnas pravietojumu es lasīju? Nē.
Pamēģināt tā forši. Tur pa enerģiju, sakritībām. Tur cilvēks ziņā pa visu pasauli varbūt vairāk. Okay. Jā, tas tāds. Es tagad lasu arī tā ir otro reizi, ko es lasu. Es maz grāmatas lasu 2 reizes vispār. Ļoti. Tad laba grāmata. Jā, to ir vērts, jā. Es vairākas reizes esmu mēģinājis Jordan Petersonu izlasīt, bet es reāli nevaru. Es pie krabiem apstājos. Jā, viņš tik daudz par krabiem runājām, tāds, ka, come on, es jau sapratu, viņš tur tā kā uzticīgi un tur cīnās. Man liekas, es arī pie krabiem apstājos, un tā valoda, kā viņš raksta, ļoti sarežģīta. Viņš tur cenšas sapīt visu tur tā klīnisko un tādu cilvēcisko tur pavītē. Un arī tā jaunā grāmata, es tagad sāku klausīties, tā kā arī līdzīgs nosaukums, nevis Conversations with God, bet We Who Wrestle with God. Kaut kas tāds. Es pat vairs neesmu. Es neko tur nu, tā kā pirmā nodaļa, pusi noklausījos, un viss jau man apnika. He's wrestling too much. Jā. Ok, tas tev pipelinā. Kaut ko pa biznesu lasi? Kas tev biznesā palīdzēs labāk? Tieši karjeras tā kā attīstībā biznesā. Bija tāda forša grāmata par naudas psiholoģiju. Arī tas tulkotā versija, kas Latvijā. Man liekas, ka arī man bija tulkotā, jā. Viņi iznāca kaut kad pirms 2 gadiem tikai. Jā, viņi super populāri kļuva arī. Tikko vēl to čalīti klausījos podkāstā, viņš arī bija Diary of a CEO. Diary of a CEO. Grūti izrunāt. Dots. Jā. Priekšnieku piezīmes. Latvijas varētu saukt varbūt. Priekšnieku piezīmes. Kaut kas tāds. Jā. Kā šo sauc? Nē, es domāju, Diary of a CEO. Priekšnieku piezīmes. Kā šo sauc? Līderu kodu meklējot. Jā. Arī es pirms 5 gadiem meklēju, un pēc 87 sarunām es saprotu, ka tas cilvēks, ko es aicinu, viņi nesaprot, kāpēc viņi tur, kur viņi ir. Viņi netaisa viņi retrospektīvi netaisa, viņiem nav ne jausmas, kā viņi nokļuvuši tur, kur viņi nokļuvuši, un viņi vienkārši gājuši līdz kaut kādām tur čujām un sakritībām dzīvē. Tad būtībā līdera kods, sakot čujām, ej, dari to, ko gribu, un neskaties atpakaļ, kāpēc tu esi tur, kur tu esi. Nē, vari atskatīties, varbūt. Good enough. Tad es 5 gadus neko no tā nedarīju, un tagad vienkārši man atkal ir interesanti, ja es vienkārši gribu tikties cilvēkiem un parunāt par to, kas kaut vai pa elektroniskiem aizskariem. Tas man vienkārši gribu, es padarīju vienkārši tā kā savu dzīvi interesantāk. Jā, tas arī, man ar tā nesen bija pirms pāris gadiem, kad es arī sāku runāt, bet tagad es tieši sapratu, es gribu tādu ļoti nišētu to podcastu. Uz ko tu nišē viņu? Uz saturu? Par satura veidošanu, jā. Tikai satura veidotājiem, tikai par satura veidotājiem. Par satura veidošanu mēs runājam, nevis tur kaut kāds random dzīves tēmas. Bet par to retrospektēšanu runājot, es teiktu, tas arī nestrādā. Man tas es esmu daudz domājis par savu dzīvi pēdējos gados, un es katru reizi izdomāju kaut ko citu. Kaut kāds jauns variants, kāpēc man tas sanāca, kāpēc man tas nesanāca. Un ir 100 atbildes. Un vai tas man kaut ko jaunu iedod, es nezinu. Kaut ko vērtīgu. Ir 2 veidi, kā smadzenes mācās. Viens ir no pieredzes, un otrs ir atskatoties uz pieredzi. Un retrospekts ir atskatīšanās. Jā. Un es varētu gan visu, ko es esmu izdarījis un kur es esmu. Priekš manas dzīves man tas ir fine, priekš citiem tas ir daudz pamaz, priekš kā tas liekas, wow. Es gan visu varu savilkt atpakaļ, kur bijušas sakritības un kur bijušas manas rīcības. Un ko tas man dod? Man ļoti laikam patīk racionalizēt lietas un intelektualizēt. Varbūt tāpēc tā kā man strādā. Bet tas ir tāds aizsarga mehānisms, kas ir izveidojies. No bērnības izrādās man jau. Bet tas man ļauj laikam reflektēt vairāk par to, cik saprast, kas ir un kas nav manā ietekmē varbūt. Man tas palīdz tajā virzienā. Un es saprotu, ka lielākā daļa cilvēku to nedara. Un ja tu, kad saka, tu katru reizi interpretē citādāk, tad jau tev laikam varbūt nepalīdz. Varbūt tas nemaz nav tik labs rīks. Kaut ko jau palīdz, tu saproti, ko nedarīt, varbūt, kas strādā. Tas laikam labākais, kas nevajag 3. reizi uztaisīt savu biznesa partneri, kur neiet kopā. Jā, varbūt nevajag tur 3. reizi mēģināt taisīt 30 dienu video izaicinājumu. Katru dienu montēt video, taisīt un izdegt pēc tam riktīgi. Un 3. reizē būtu bet gan jau es atkal to izdarīšu kādu reizi. Jo tāpat laikā tikpat daudz arī pozitīvas lietas no tā var dabūt. Jā, ok. Patiecībā mēs varbūt gribam iemest, viens tu pieminēji savai grāmatā, es zinu, ka savas puses gribot pieaugušie bērni. Pieaugušie bērni.
Okay. Tīri tā, jo gribās dziedēt sevi un attiecības, kas ir appusēji, apzinātas un abi cenšas. Nevis vienkārši izklaidēt vai piesaistīt uzmanību un noturēt pēc iespējas ilgāku uzmanību, bet būt sev, iet cauri tur savām, kā teicu, ar tādām bailēm un visam tur tām lietām. Yeah. Dalīties ar otru, un arī otrs dara to pašu, un tā kā abi joprojām esat uzticības personi viens otram. Nu, tur tas arguments, kas ir tajā 3% vīriešu grāmatā, ka ja tu izspēlē visas kārtas pareizi, tad sieviete pati atvērsies un būs tā kā viņai jābūt, un viss būs rītīgi labi. Tā kā, līdz ko vīrietis nav vīrietis, neuzņemās to vadību, iniciatīvu kaut kādu, tad arī sieviete paliek tur bičī un tā tālāk. Jā. Interesanti, tu paver vaļā pilnīgi citu tēmu, bet jā, mums pārāk daudz sievietes uzņemās vīriešu lomu attiecībās. Jā. True. Jo vīrieši nemāk būt vīrieši. Un tad tur, ne visiem arī jābūt. Mums katram ir abas enerģijas, un ir tiešām daudz sievišķīgāki vīrieši, bet viņi arī atrod visticamāk kaut kādas vīrišķīgākas sievietes. Biežākais, ko es kaut kā redzu, šis nav zinātniski pierādīts, nenogrieziet man galvu, bet sievietes, kas ir jau gados, kurām beigās ir īsi mati, viņas daudz dominējošāks un daudz vairāk par vīriešiem jau ir kļuvuši nekā par sievietēm attiecībās. Ļoti reti var atrast sievišķīgu sievieti ar īsiem matiem. Jā. Un tas ir tieši tagad, ja viņi nav attiecībās, kur viņi ir izpaust to sievišķīgumu. Jā, kur vīrietis to novērtē, tad arī viņa sāks palikt tāda vīrišķīgāka. Wild. All right. Uz šīs lielās tēmas. Paldies, Edgar. Vai tev interesē, es nezinu, bet man bija jautri. Jā, man arī bija interesanti. Paldies. Jo šeit mērķis ir, tu ej pa priekšu, tāpēc es arī uzrunāju tevi, jo līderi ir visi tie, kas iet pa priekšu. Būtībā uz viņiem tur kāds spļauj, kāds uz viņiem tik, wow, tev sanāk, bet visi, kas iet pa priekšu, viņi bieži ir nesaprasti. Un tas jau ir savā veidā tas kaut kā atļauties to drosmi virzīties. Neobligāti arī tik tālu jābūt priekšu, bet vienalga iet pa priekšu nozīmē saņemt pirmam sejā tas, kas tur nāk no nezināmā. Un tāpēc man ir forši tikties ar tevi un ar tev līdzīgiem un savā ziņā arī sev līdzīgiem, kas mēs pionierējam kaut kādas lietas. Tā kā amazing. Paldies, ka atnāc. Paldies.